Nu, esiet sveicināti manā podkāstā Māsība. Es šodien esmu apsēdusies parunāties ar vienu, atļaušos teikt, brīnišķīgu sievieti, kuras vispār nepazīstu. Pirmoreiz tikāmies šodien. Pirmoreiz tikko pie kafēnas, labi, kā tu pazini, pie kā jāiet. Ar Annu Apsīti. Anna ir personīgais treneris, vispār treneris kā tāds, uztur speciālists. Pēc Latvijas standartiem. Pēc Latvijas standartiem ne, bet ārzem standartiem. Un man liekas vienkārši super veselīgs cilvēks Instagramā, kurš meklē, rod veidus, kā runāt par tādu lietu kā sportošanu un ēšanu un vispār fizisko ķermeni kā tādu ļoti veselīgā veidā. Plus vēl viņa ir pieskāršies sekstēmai. Es ļoti ceru, ka mūsu šajā sarunā mēs tiksim līdz tam, ka mēs varēsim parunāt par seksu. Nu, lūk, šodien tāda super zīmīga diena. Ļoti garšīga kafija. Super zīmīga diena, jo es vēlāk pastāstīšu, ko man tieši mans pirtsmāsas šodien uzrakstīja tieši saistībā ar sportošanu un tieši šodien viņas ir mani iedvesmi, kāpēc man gribās par šo podkāstu un šīs sarunas ar sievietēm. Lai mēs maksimāli veidot pirmkārt saikni un dziļas sarunas un tā kā normalizēt šīs dziļās sarunas bez judgmenta, bez tādiem tā kā viedokļiem, bet vienkārši uzklausīšanu un būšanu kopā un dalīšanos. Un es ļoti ceru, ka tas arī viņas bišķiņās pakustinās tajā virzienā vispār cilvēkus vairāk meklēt savus cilvēkus un veidot šīs te māsības. Es to saukšu par māsībām, tāpēc, ka mēs saucamies pirtsmāsas. Bet jūs varat iet uz mežu un uz ezeru un mērkties ūdeņos un iet kaut kur staigāties vai plikām kājām vai plikas mesties pirtī vienalga, kas der. Gan lai veidoja šīs te foršās sieviešu grupas, kurās var būt pašas un var atrast gan to atbalstu, gan arī to varbūt kaut kādu pagrūdienu kaut kādos virzienos. Un šodien man ienāca prātā viena lieta, ko man noteikti gribās parunāt, kas ir tāda, laikam tā, kas mani norauj jumtu, un es domāju, ka arī daļai cilvēku nepatiks to dzirdēt. Instagramā redzēju vienu sievieti, arī treneri, kur, nezinu, neatsaukšos, jo es neatceros, kas tā bija, bet atceros, ko viņa pateica. Viņa teica, jūs esat redzējuši, uz ielas, vecus cilvēkus, tās tantiņas tādas, kurš 70 gadiem, knapi iet un kruķītis un saigulītis un grūti, var redzēt tiešām cilvēkam grūti, un arī cirreiz viņš pat arī saka, es jau aptuveni uz galu, jau visu uz galu. Bet cirreiz nav tā, ka tas cilvēks ir vājprātīgi vecs, nav tā, ka viņam ir pie 100, bet tu redzi, ka tie ir 70 gadīgi, un viņam ir grūti fiziski. Un viņa teica, ka ja tu esi savos 30, 40 un varbūt arī 50 gados un nenodarbojies ar spēka treniņiem, tad tā būs tu. Harsh. Un tad viņa arī tieši pateica to, ka jā, es zinu, ka man vienkārši apmētās ar mēsliem par to, ka es vispār kaut ko tādu saku un kā tu vari atļauties un tā tālāk. Bet tas man rītīgi lika domāt, jo viens no lielajiem iemesliem, kāpēc es un man draudzene, kas man ir tāda baigā iedvesma arī sportošanā, jo mēs esam atraduši veidu, kā sportot savā ikdienā ar bērniem, ar pienākumiem, kas varbūt nav, mana tā ikdiena izstāsta citādāk nekā tava ikdiena, jo tava ikdiena ir sporta zālē. Un tas nenozīmē, ka tev vienmēr super viegli trenēties. Es pilnīgi noteikti tā nedomāju. Es nolieku uzreiz nost, ka tas vienmēr ir ar saviem izaicinājumiem un savām lietām. Bet tas baigi iedeva pa ribām un iedeva bišķiņ to sajūtu to, ka, ja gribās labi dzīvot vecumdienās, tad jāstrādā ir tagad. Un tad, kad tās vecumdienas pienāks, lai viņas būtu baudāmākas, foršākas un mēs varētu tiem mazbērniem arī kaut ko padarīt un aiziet uz mežu un braukt ceļojumos, un iespējams, ka kāpt kalnos un viņiem daudzīties, tad vienkārši ir jāsāk strādāt pie spēka treniņiem. Pakomentē, lūdzu, man šo. Tev ir taisnība, ka, lai mēs gribētu dzīvot labāk, pēc tam mums jādomā tagad. Un tagad man ir 27. Es priecājos, ka es sāku 14 gados, bet ne visiem tā ir. Bet es jūtos savā ķermenī labi, un tas ir, es kustos labi, es māku kustēties, bet tas ir tāpēc, ka es 14-15 gados paņēmu un aizgāju uz zāli, un tā bija mana izvēle, un es, kopš tā laika neesmu tā iepauzējusi ilgāku laiku. Mazai referencei. Man ir 34, un es ar spēka treniņiem sāku nodarboties pirms 2 gadiem. Bet tāpat laikā es šobrīd esmu labākajā formā, kādā es jebkad esmu bijusi. Jā. Un es trenējos mājās, tur mēs nonāksim pie tā. Un skatoties uz nākotni, es zinu, ka man ģimenē bija ļoti daudz piemēri, ka ir nekas nav darīts, un tad pienāk vecumdienas, un tad ir slikti.
un sāp, un nērti, un mēs nevaram darīt to, mēs nevaram darīt šo, tāpēc, ka vecums un tāpēc, ka sāpes. Man ir piemērs arī no citas puses, kad bija darīts ļoti daudz kas, bet tāpat beigās bija ļoti slikti un ļoti sāpīgi un ļoti nepatīkami. Bet lai nu kā, to, ko es varu no sevis mainīt un izdarīt, un, protams, daļa ir ģenētika par vecumdienām runājot un slimībām, bet to, ko es varu mainīt un to, ko es varu ietekmēt, es to daru tagad. Un, jā, labākais brīdis bija sākt vēl ātrāk, bet mēs jau nevaram to visu ietekmēt. Bet, otrais labākais ir tagad. Nu, protams, jā. Bet, lai nu kā es to apzinos, es centos nebiedēt cilvēkus par to, kas būs, ja viņi nedarīs tā un tā. Jo tomēr mēs nekad nevaram zināt līdz galam. Bet to, ko mēs varam ietekmēt, es to labprāt ietekmētu, un es arī aicinu cilvēkus ar to nodarboties, jo, pēc 10 gadiem pateikt savu paldies, lai nu kā. Tāpēc arī viennozīmīgi sportošana ātrāk, bet ātrāk dzīves laikā tas ir kaut kas, ko gribētos veicināt lielākajā cilvēku pūlī. Vienalga, kas mēs esam, sieviete, vīrietis, bērns vai kas vēl ir. Jā, man liekas, vārds sportošana ir kaut kas, kur mēs noteikti varam pieķerties to vispār kā, kas tad ir tā sportošana, jā, ko tas nozīmē. Un tad, kad sievietes iesūtīja tās savas atbildes, saprot, ir daļai uzreiz man nepatīk skriet. Man uzreiz interesanti, man arī? Nē. Un kur rudās jautājums par skriešanu vai arī par kaut kādām citām lietām, kad redz, ir arī reāli sievietes, kas rakstīja, ka viņām no skolas laika ir tāds riebums pret sporta stundām, ka viņas vispār nespēja iedomāties, ka viņas varētu doties uz sporta zāli. Un tieši ar draudzeni vakardienas viņai teica to, un viņa saka, cik interesanti, man ir ļoti līdzīga pieredze, un viņa ir ļoti sportiska, un viņa īstenībā bijis volejbolisti. Bet skolas laikā viņai vienkārši skrienot super ātri kaut kādas sprintiņas un kaut ko, viņai šausmīgi sāpēja. Labais sāns, tā kā viss slikti, elpas nav, un pašās beigās viņa tik slikti fiziski jutās, viņai patiesībā beigās bija mazasinība, viņai uzrakstīja zīmi, ka viņa uz sportiņu var neiet. Un tad praktiski tu vari palikt pie tā, ka, taču man neizdodās, man nesanāk, un es taču neesmu radīta sportam, bet tas lielais jautājums droši vien to, ko mēs par domājam ar sportu un kustību, un, kaut kādā ziņā varbūt paplašināt to domāšanu, ka sportiņš nevienmēr ir zālīte, bet forši jau var, jā? Jebkas, kas ļauj mums nodarboties fiziskajām aktivitātēm, pacelt savu sirdsritmu augstāk, turēt to augstu kādu, pietiekami augstu kādu ilgāku brīdi un nodarbināt savus muskuļu grupas kādā pretestībā. Un to var dabūt ar ļoti dažādiem veidiem. Lai nu kā, es tev pilnībā piekritīšu par to, ka no skolas vecuma ļoti daudz, kas nāk arī uz pieaugušo dzīvi, tāpēc, ka, piemēram, man tas sports arī ļoti riebās tajā laikā. Es nevarētu ciest, tāpēc, ka uzreiz bija ekspektācijas, ka, kur tu sāc to volejbolu, tev uzreiz jānoliek atskaita un tev viņa jānoliek labi. Tev neviens normāli nemāca, tev neviens tā normāli neprogresē to slodzi, nevienam neuztrauc, kā tu jūties un ko tu domā par to, ko tu dari. Kaut kāda konkrēta mērlente, pēc kuras mēra visus, vienalga, ir tev kaut kādas sportiskās dotības, esi kaut ko tu darījusi, agrāk vai nē, vai kaut ko paralēli skolai. Un tad ir tāds atgrūdiens no tā visu pretestību un nevēlēšanās pulciņa, nevēlēšanās. Malciņa grib pagaršot arī mānolodēju. Un nevēlēšanās kaut ko darīt arī pēc tam, kad mēs kļūstam vecākas, bet tajā pat laikā mums tagad ir tik daudz dažādu iespēju, salīdzinot ar to, kad bija pirms 20, 30, 40 gadiem. Ir ļoti daudz veidi, kā sevi nodarbināt fiziski. Ir pārgājieni, ir komunas, ir grupas treniņi tādi, grupas treniņi šādi, ir joga, dažādi kardio veidi. Vēl grupas nodarbības, kas nāk laukā kādiem interesantiem konceptiem, lai aizrātu pēc iespējas vairāk cilvēku. Ir spēka treniņi, ir zāles, ir crossfit zāles. Mums ir tik daudz ko izmēģināt, tik daudz ko izvēlēties. Un jā, mēs varbūt redzam kaut kādu konkrētu fizisko aktivitāšu veidu, kas ir varbūt trendīgāks. Tagad ir daudz ļoti populāri iet kačāties, un ir īpaši sievietēm. Mana patīk, jā. Un agrāk tas bija
bija zumbas hypes, bija vēl kaut kas, bet tas viss jau... Noteikti jogas, bet jogas, un tagad ir pilates. Mums gan Latvijā ir reformer. Jā, spīca, MyFitness spīca, jā. Jā, tad tas ir, es zinu, ka es piesakoju visādām ārzemēs, kas ir vairāk Amerikā, Austrālija un Anglija arī, kad ļoti izteikti tas reformer. Kas gan izstās vaiprātīgi grūti. Tas izstās interesants. Tas vienmēr ir tāds, tā kā, kas tas ir, man jāpamēģina. Bet mēs vienmēr atgriežamies pie tiem pašiem pamatprincipiem. Nodibināt kardiovaskulāro sistēmu un nodibināt lielākās muskuļu grupas. Kā mēs to panākam, ir foršāki, patīkamāki, interesantāki, optimālāki veidi, kā to panākt konkrētiem mērķiem, konkrētiem cilvēkiem. Bet sākam ar to, ka mēs kaut ko daram, izmēģinam. Mēs pasakam, tas nav priekš mums, bet let's keep an open mind. Nav jāmēra, nav jāsalīdzina mani ar kādu citu ar kādu citu. Vienkārši paskatāmies, kas mums ir aktuāli, kā mēs varētu justies labāk. Šis ir super, man liekas, rezonējoši, jo ir ļoti, ļoti viegli pateikt, redz, man tas nepatīk, tāpēc kā, redz, man ir bijis, un tas ir fair enough, es tā kā pilnīgi piekrītu. Man ir arī, skriešana noteikti arī nav mans tur favorīts, un tā nav lieta, ar ko es baigi tur jostu to darīt. Un ir vēl daudzas lietas, varbūt, kas rada tādu nepārliecinātību, un varbūt sajūtu par to, ka vienkārši tev nepatīk tāda veida slodze, vai tāda veida kustība, vai tāda veida treniņš. Bet tagad saki, ka ir tik daudz un dažādi veidi, kā mēs varam nodarbināt to savu ķermeni. Un viena no lietām, kas noteikti ir jāmeklē, kas tev der. Jo es domāju, ik pa laikam pati par sevi arī, kaut gan es arī esmu iemīlējusi spēka treniņus, un tas ir kaut kas, kas ir nācis noteikti tikai. Es esmu jogas un pilaša meitene vienmēr. Kaut gan spēlēju kādreiz basketbolu un es gāju uz zālīti, bet tas bija sen un nav taisnība. Vienkārši pa vidu ir bijis ritīgs tāds jogas un pilašu posms. Un es noteikti noķēru kaut kādu kaifu tajā, nevis kaut kādu, bet ļoti, ļoti lielu kaifu svarcelšanā. Izklausās, ka es baigas svaru ceļu. Kaut kādu atsvaru celšanā. Bet ir interesanti, man liekas, kad cilvēki pat nav gatavi, ka viņi saka, nē, redzi, es esmu šausmīgi vājs, tā kā to nemāku, to negribu, un līdz ar to tu vispār neej tajā iekšā un neeksploro to iespēju atrast savu veidu. Jo tieši tāpatās var skatīties, piemēram, mēs varam domāt par to, kas mums der, un lai ne tikai sporta veidā, esmu uzrakstījis sporta veids, sporta laiks un sporta vieta. Un tas, kas man ienāca prātā vienkārši, kad, man liekas, mana vislielākā atslēga, kā es nodrošinos, ka es sportoju, zinot to, ka man ir 3 bērni un vēl pēc tam mazi bērni, un viņi slimo, un viņi traucē, un tad viņiem vajag brīvdieniņas, un tad viņiem jāiet pie zobārsta, un tad viņiem jābrauc tur kaut kur citur. Un tas, protams, ietekmē to, cik un kā es varu pielāgot varbūt savus tos treniņus. Un viena no lietām, ko es esmu pats sapratusi, kad šajā dzīves posmā doties uz zāli regulāri, kur vēl pēc tam cēsīs, mums nav tā, kad ir viss tuvu un forši, mums tiešām ir čakrīgi un forša zāli, ir priekuļos un jābrauc mašīna. Tas vienkārši ir too much hassle, pa daudz visa kā, šausmīgi daudz šķēršļu. Un līdz ar to ir arī šausmīgi daudz attaisnojumu nedarīt. Jo es varu pamosties, man bērns ir slims, labi, šodien tā treniņš nav lēts, jā. Un tad es tā domāju, ka tā atslēga, tā perfektā formula, tā kūciņa veidojas no tā, ka tu pats caur šo eksperimentu procesu saproti, kad ir tavs labākais laiks, kad tev patīk trenēties, un arī, kad tu vari, kad tev fiziski sanāk, tīpaši, jo tev vairāk ir pienākumu, darbi, bērni, suņi, vēl kaut kas, tas ietekmē noteikti to, kā tu to vari izdarīt. Kas tev patīk, un arī kāds veids, vai tu esi viens, vai tu esi ar kādu kopā, vai tu esi ar kādu atbalstu, vai tu esi grupā. Un ja tu saproti to savu kūciņu, tajā brīdī tu vari spērtos ļoti tādus strateģiskos un pareizos soļus, lai tu nodrošinātos, ka tu tiksi vienmēr pie tām. Jo man ir draudzenes, piemēram, mums tie iemesli bija ļoti daudz dažādi. Un es pat tiešām empatizēju ar to, ka man patīk iet uz grupu treniņiem, bet man nepietiek līdzekļu. Man patīk tur, tur darīt to, un man sāp celis. Es tiešām empatizēju, jo es arī visu kaut kur esmu bijusi. Bet, piemēram, man šobrīd tajā draudzeņu grupā, es esmu tā, kas trenējās viena pati, jo es kontrolēju savu laiku, un es to bieži vien daru no rītiem kopā ar visiem 3 bērniem, kas man ir uzlīduši bieži vien virsū, jo tas ir tas, kad es varu nodrošināt, ka es uztaisīšu to treniņu. Man 2 draudzenes, kas iet pie fizioterapeita uz ārā treniņiem visu gadu. Vienalga kāds laiks, līs, sniegi, viņi nav dārgi, tie ir lēti treniņi. Viņi zina, ka viņām strādā, ka viņām ir jābūt šajā grupā, kur tomēr mēs visas kopā daram.
Man uzrakstīja divas, trīs sievietes, kas teica, es šobrīd esmu atradusi savu treneri, un iespējams tāpat esi tu. Nu, man ir arī cilvēki, kas tiešām arī iet pie tevis, un kas saka vienkārši, kad es atradu un beidzot tā kā man ir šis cilvēks, šis atbalsts, tas man iedod to motivāciju, un es tā kā gribu to darīt. Un man liekas, ka ja mēs katrs spētu pieslēgties, maksimāli paeksperimentēt un pajust un atrast to savu formulu, tad tā sportošana nebūs kā sots, kā tāds, tu esi rasna, ej sportot, jo, diemžēl, tas ir tas, no kurienes nāk tā motivācija. Bieži vien. Bet arī tā motivācija, kas ir dzīta pēc kādiem tiem vai nu noniecinājumiem, vai nu pēc izteikta kādu vizuālā efekta, tā ir vismazāk noturīga. Jā. Ja mēs ejam uz treniņiem, tāpēc, ka mēs saprotam, ka mēs gribam justies labāk ikdienā, ka mēs gribam pacelt bērnus, lai mums nesāp nekas, lai mēs varētu uzkāpt tajā kalnā, lai mēs varētu iepirkumus maisiņus celt un nest uz mašīnu, nedomāt par to, ka mums rokas izskatīs no pleciem un viss nokritīs. Vai ka mēs varam zāles prāvā iegrūdīt mašīnā, iegrūst vienkārši tāpēc, ka mēs to varam. Tās ikdienas lietas, arī pašapziņa, pašsajūta, kā mēs sevi turam, kā mēs sevi handlojam. Un tas viss efekts no treniņiem, kā domino arī iet uz darbu, uz libido, uz dzīves panākumiem, uz ģimenes dzīvi, uz to, kāds atspoguļojas pēc tam mūsu bērnos, mūsu draugos, mūsu tajā tuvākajā apkārtnē. Un tas ir ļoti, to izjūt tad, kad dotam pietiekami labu laiciņu mēģinot. Un, diemžēl, tas, ko es arī pamanu, ka mēģināšana, vienreiz pamēģini, nedara slikti viss. 3 reizes janvārī 1. aizgāju uz zālīti, februārī vairāk. Tieši tā, jo mēs mūsdienās, un es mūsdienās pēdējā laikā esmu diezgan, man gribas tagad un tūlīt, vakar. Tā ir. Jā. Mēs esam pieraduši, ka mums viss ir pieejams telefonā, mums visu atrod, mēs visu varam nopirkt, mums to piegādā, ka mums ir tas uzreiz, tas instant gratification, bet ar treniņiem, ar fiziskajām aktivitātēm, ar ieplānošanu, ar to rutīnas izveidošanu, tur ir ļoti liela atbildība uz prasmi strādāt brīžos, kad ir bišķiņ mazāk ērti, lai dabūtu no tā lielāku efektu pēc tam. Tas saucamais delayed gratification. Un mūsdienās ir varbūt grūtāk ar sevi strādāt tādā psiholoģiskajā ziņā, lai, man šoreiz nepatika šis treniņš, bet es atnākšu nākamreiz, varbūt es kaut ko nemāku, bet es mācēšu labāk nekā šoreiz, un es tāpat atnākšu, un es turpināšu strādāt, lai es to savu foršo kūciņu uzbildoju no tiem slāņiem, no kuriem der man. Nevis, ka mēs pamēģinām vienreiz, kūka ir slikta, un es neko nemāku, viss ir slikti, nav lemts un nav vārds, bet, šoreiz man šī recepte ne tik ļoti labi izdevās. Varbūt kaut kas cits slikts bija. Varbūt kāls nestrādāja. Jā, un vēl viena lieta, man liekas, ka tu pieskaries ļoti daudz dažādiem punktiem, kas man visi ir pierakstīti, un es tā kā gribētu, cerams, aprunāt visus šos virzienus. Jo tur mēs noteikti atgriezīsimies pie vārdu motivācija, jo tas ir kaut kas, ar ko es vispār mēģinu nenodarboties ar vārdu motivāciju, un pastāstīšu kāpēc. Bet tas, kas man ļoti patikās, ir tas, kad šeit mēs aizējām tur 2 reizes, un, 2 reizēs, varbūt nevar iemācīties tur visu zālītē, šeit tad nesanāk tas kods pareizi, tad kā tev redzi piekoriģē, un tā kā tev neizdodās varbūt tik labi, vai tu nepacēli tik daudz, cik gribētos, vai cik tur blakus kaimiņš pacēli, Un tad arī bija tas jautājums, kad es tā kā esmu vāja, es neko nemāku, un es tiešām netaisu teatrāli kā par jums, bet tiešām par sevi man arī ir bijis tā, ko tad es tur iešu, vispār, es īpaši pēc bērniem, ārprāts, jūtos tā kā tāds jogurt, tā kā tāda želeja, briesmīgi, tā sajūta ir briesmīga, jo es pēc otrā bērnam laikam bija 9 mēneši, ka es sapratu, ir rauzes, ir slikti. Es vienkārši, man visas malas sāp, viss ir slikti, viss sāp. Es aizbraucu pie treneru uz treniņu, un viņš saka, uztaisīsim pie Kāļa Matasāna. Man viņš ļoti patīk, viņš ir mūsu draugs, un viņš... Mās treneris. Jā, brīnumains.
Un viņš bija brīnumains tajā, cik viņš ļoti empatizēja un normalizēja to visu. Viņš teica, come on, Laura, tā kā tev pirms 9 mēnešiem piedzima bērns. Ja, tagad bišķi nomierinies ar saviem fitness goals, ja. Un viņš uztaisīja vienkārši check-upu, kur viņš man nepārsvīlējot. Es gulēju uz grīdas, saliektiem celīšiem, viņš saka, pacel kāju uz augšu. Un man birst asars un saka, Kārli, es nevaru. Es nevaru, man nav korsetes. Korsete ir pēc dzemdībām vienkārši neesoša, jo es, protams, grūtniecības laikā baigi stipri nesportoju. 3. grūtniecībā es pilnībā visu mainīju, un es varētu, ja tev interesēs, padalīties, cik man liels prieks bija par to, kāds rezultāts un cik ātri bija tas recoveries, cik ātrs varēja tikt atpakaļ pie sportošanas. Bet tā otrā reize bija rītīgs pliķis sejā, kur es guļu, un viņš saka, pacel kāju, un es saku, un smieklīgi, jums liekas vienkārši smieklīgs vingrinājums, kur šitas variants, pacel kāju. Un es saku, es nevaru viņu atraut no zemes. Un tajā brīdī tu jūties stulbi. Ir tīpaši, ir cilvēki, tu jūties stulbi jebkurā gadījumā. Jo liekas, kā tik vienkārši lieta tu pat nevar izdarīt. Es jūtos arī stulbi, tāpēc, ka es pirms tam biju kaut cik trenējusi, kaut ko darījusi. Nebija tā, ka es vispār neko neesmu darījusi. Un tajā brīdī tu saproti, tev jāsāk no nulles. Un tas mans lielais jautājums ir to, kāpēc mums ir tik šausmīgas problēmas būt savā nulles pozīcijā, kur tev kaut kas ir jāmācās no nulles, kur tā kā man ir ļoti daudz draudzenes, kas pasaka, ko tad es tur iešu, es taču vispār nekad neesmu gājus uz zāli, kā tad es tur parādīšos, nekad neesmu cēlus neko, kā tad? Un es vienkārši pierakstīju sev par to, ka mēs varam salīdzināt šo prasmi ar jebkuru citu prasmi. Un nav tā, ka tu, uzkāp uz riteņu, nekad mūžā neesi redzējis riteni, uzkāp uz riteņu un laida rokas, atlaida, baigi smuki brauc slaidi. Paiet laiks, un ir ļoti, mēs varam to kaut kā saprast to, ka mēs piesēžoties šobrīd pie klavierēm, kuras es nekad neesmu spēlējis, es tā kā neekspektēju, kad es mācēšu nospēlēt Bahu. Tad tieši tāpatās, man liekas, mums jāskatās uz treniņiem, ka mums tā kā ir jāpieņem, ka tas ir ok mācīties, un tas mācīšanās process nebūs viena diena, nebūs nedēļa, bet tie iespējams būs mēneši vai vēl pat kaut kāds ilgāks laika posms, kurā tu tā kā iemācīsies. Tas ir baigais darbs ar ego. Jā. Ir dažādi posmi, ir dažādas dzīves fāzes, un, piemēram, es esmu bijusi šajā diezgan ilgi, relatīvi varbūt, ko es dzirdu apkārt, un es arī bija periodi, kad bija šis, bija kaut kādi atmetieni, un tad bija jāsāk no ļoti tā kā zemākas pozīcijas. Un bija problēmas ar muguru un vēl kaut kas tāds. Un tad tev ir, tu zini, ko tu vari, vai ko tu esi varējis, vai tu zini, ko var citi tev blakus, vai ko tu redz sociālos medijos cilvēki var, un tad tev tāds, tas nevar, un tad ir slikti, tad tas nedara. Bet tad tajā pat laikā mums ir jādara, tāpēc, ka mēs nevaram. Nevis mums nebūtu jādara, tāpēc, ka mēs nevaram. Ok, mēs jūtamies vāji, bet tieši tāpēc mums ir jāiet. Tieši tāpēc mums ir jādara. Jo kā? No tā, ka mēs neko nedarīsim, labāk jau nepaliks. Mēs stiprāki nepaliksim no tā, mēs neiemācīsimies no tā, ka mēs nedarīsim. Mēs nebūsim stiprāki no tā, ka mēs sēžam un gaidam, kad jau būs labāka pašsajūta kaut ko darīt. Jā. Tāpēc tas viennozīmīgi ir bišķiņ tāds, nav tik labi, kā es būtu gribējis, nav tik patīkami, nav tik ērti, nav tik viegli, bet, lai es pēc iespējas ātrāk justos labāk, tad man jāiet, jādara tagad, nevis pēc nedēļas. Tie apstākļi var nebūt perfekti, tas treniņš var nebūt tāds, kā mēs esam iedomājušies, tā arī rutīna var būt cita, tie vingrinājumi var būt citi, tā atkopšanās ir cita, atpūtas laika ir citi, bet ja mēs bišķiņ tā kā beidzam sevi salīdzināt ar savu to iedomu, ideālu vai savu labāko versiju un pieņemam, ka cilvēki un mēs mainamies, mūsu spējas mainās, mūsu apstākļi mainās, dzīve mainās, tad mēs arī mazliet jaukāk esam pret sevi šo pārmaiņu posmā. Jā, man šobrīd, piemēram, ir diastāze pēc 3. bērna. Ar visu to, ka esmu sportojis, man vienkārši vienmēr bijuši ir super liela vēdera un droši vien, ka es arī daru kaut ko nepareizi. Nav jau tā, ka es domāju, ka es visu baigi. Un tas ir grūti. Grūti pieņemt to, ka
Nu, tagad, redz, es nevaru šitos vingrinājumus tā kā vienkārši jāgriež nost, tāpēc, ka, nu, nav variantu. Es tikai un vienīgi nodarīšu pāri. Un tad es taisu tos opīšu vingrinājumus, jā, vakaros sēžu, guļu, skatos telliķi, uzlieku savu ledu masku un spaidu celīšus un nu, taisu vienkārši saku opīšu vingrinājumus, tāpēc, ka es saprotu to, ka tas ir vienīgais veids, kā es viņu varu aizaudzēt ciet, jo neviens viņu citu neaizaudzēs. Vai es arī visu mūžu dzīvošu ar diastāzi, izgāstu vēderu un iespējams kaut kādā brīdī dabūšu bruku, jo vienkārši viss slikti, viss tur gāžās ārā. Un, un tad tā viena lieta, man liekas, pie kā mēs varam, ko man gribās pacelt, ir tas, ka mēs runājam vienmēr par motivāciju. Man nav, daudz cilvēki rakstīja, man nav motivācijas, nevar atrast motivāciju. Un tās sievietes, kuras man uzrakstīja, kuras sporto, man tādas dažas, tā skaitā arī mana māsa, kur vienkārši cepurnos, viņa arī 3. bērns piedzi, viņa saka, es sportoju katru dienu, tas vienkārši man tā kā, vienkārši es to daru, vienalga, cik slakta nakts bijusi, citreiz tā ir tikai pastaigta, citreiz tas ir vienkārši pamīcīšanās pa paklājiņu, citreiz tas ir normāls treniņš. Bet es to daru katru dienu, lai nenojūgtos. Lai vienkārši tā kā paliktu pie saprāta tajā visā bērnkopībā un dzīvē mājās, jo man liekas, tas ir visgrūtākais darbs. Esmu strādājis ļoti daudz darbus, un tas patiešām ir smagākais darbs, kādu es parasti esmu darījusi. Nenoliedzinot citus darbus. Es vairāk par to vienkārši, ka daudz vieglāk man gribētos iet uz darbiņu, jo tur var aiziet padzert kafijas. Tur ir sākums, tur ir beigas. Jā, tas var aiziet ar kolēģiem padzert kafiju un izlikties, ka man nav darbiņš, bet ar to bērnkopību šķitā retāk. Un vienkārši tas ir ļoti intensīvs posms, fiziski ļoti intensīvs posms, ir īpaši to negulēšanu un vispār. Un es saprotu, jāatrod kaut kāds tāds vidusceļš. Es arī esmu nonākusi pie tās sajūtas, ka, ja man ir vienkārši bijusi dramatiska nakts un es no rīta pamostos, es pusstundu vienkārši skatos šitā, tā, ka es tiešām tā kā nespēju funkcionēt. Es iedodu sev tajā dienā, tā kā, saku, man it kā vajadzēja treniņu, bet es saprotu, es vienkārši nodarīšu sev pāri. Mans ķermenis ir pārgurs līdz nāvei šobrīd. Es izdomāšu, es aiziešu pastaigāties, kaut ko citu padarīšu, bet tā kā treniņš, spēka treniņš šodien nebūs. Tagad, protams, ka tur ir jābūt kaut kādam, tādai saslēgtībai ar savu ķermeni, ka tu tā kā neļauj savam ķermenim pīkstēt un čīkstēt, jo vienmēr jau var atrast kādu sāpošu pirkstiņu, kas tā kā, bet tāpat laikā arī nenodarīt sev pāri, tad, kad patiesībā tev ir jāiedod višķiņu sev tā kā nomierināt. Bet par to motivāciju runājot. Viena no lietām, ko tās sievietes dažas, kas rakstīja, ka viņas ir sākušas trenēties un viņas ir noķēruši to kaifu no trenēšanās, no tā, ka vienkārši cik forši ir būt vislabākajā fiziskajā formā, cik forši, ka tu vienmēr vari pacelt bērns, cik forši, ka nekas nesāp, cik forši ir tā sajūta, ka tu vari uzkāpt pa tām trepēm un neaizelsties. Un viņas visas atgriezās pie tā. Tā ir disciplīna, tā nav motivācija. Tie ir ieradumi, kurus tu izveido, un mēs nekoķetējam ar motivāciju, jo motivācija comes and goes. Very much. Tu no rīta var pamosties bišķiņ saguris. Un motivācija ir izgājusi pastaigāties, kafiju iedzert, un tev liekas, tagad šodien es tur, šodien nē. Tā ir, un tā ir... Motivācija ir kaut kāds tāds ļoti seksīgs mīļākais, kas tā kā, palīdz ik pa laikam un tā kā savaudzina, bet biežāk, nekā retāk, mīļākais aiziet prom un vispār... Un es jau vienkārši cits sieva vispār. Jā, un tur tāds, slikti, kostūmi. Bet disciplīna viennozīmīgi vienkārši uztver to vairāk. Tas arī, kā es ar sevi dažreiz runāju, izdarīt kaut ko, nevis neko, pielāgot situāciju, pašsajūtai, notiekošajam, spēt varbūt sadalīt to plānu, ko es no sevis sagaidu foršajā redārā, ko es no sevis sagaidu tad, kad vienkārši viss ir slikti un nav tik labi un neiet tik labi. Un varbūt arī tās ekspektāciju pielāgošana mūsu spējām, nevis sevis salīdzināšana ar kaut kādu perfekto ideālo situāciju, kurai mēs varbūt nevaram pietuvināties tik bieži, kā mums būtu patīkami pašām. Bet tie arī ir varbūt jāatzīst, ka mūsu resursi ir limitēti. Ja tā padomā mums nav, mēs nevaram veltīt 100% visiem dzīves aspektiem visu laiku. Un ir posmi, kad resursu ir mazāk, tāpēc, ka mēs neguļam, mums ir nobīdījies režīms, ir ļoti daudz kā, ir darbi, ir bērni, ir vēl kaut kas, un šķiet, ka
vienkārši viss ir slikti. Un šajos posmos, kad mums vēl kāds pilina virsū, ka vajag, tad ir vēl lielāka pretestība to un tāds atgrūdiens, ka nē, tā kā es zinu, ka vajag, bet es nevaru darīt to, ko vai tik bieži, vai tik ilgi, vai tik labi, kā es iedomājos, tāpēc nav vērts, tāpēc, ka tas neskaitās un tas nav pietiekami labi. Tajā pat laikā, atmetam šo visu nost un padomājam, šajā posmā, kad ir slikti un kad nav motivācijas, kas vēl notiek dzīvē? Vai mēs neliekam uz sevis pārāk daudz spiedienu, ekspektāciju, vai mēs nesalīdzinām sevi ar visiem pārējiem, norobežojoties no sevis pašas, un tad to visu atmetot nost, atgriežamies pie sevis. Ko tu vari darīt, kas ir vairāk nekā 0? Ko tu vari darīt šajā brīdī, lai palīdzētu sev, jo treniņiem ir jāpalīdz tev. Treniņiem nebūtu jāuztais tādu izcilu spiedienu, kas mums izraisa pretestību. Jā, tas nestrādā. Jā. Tāpēc, ka tā ir sodīšana. Tu sev sodi ar treniņiem, un tas nestrādā. Sodīšana strādā kaut kādu laiku, un tad kaut kādā brīdī tev paliek sevi žēl, un tu nometies nost. Tieši tāpat tās par to svaru. Kad es zinu, ka sievietes, es saprotu, no kurienes es nāku, tāpēc, kad es esmu gara un slaida, un esmu tā kā vienmēr tāda bijusi, bet es no šīs grūtniecības iznācu ārā plus 25 kilogramiem. Un jūs man varat teikt, ka man 25 kg neskaitās. Bet man bija šraudēns nāk un vienībās teikt, skaitās gan. Tas ir jebkurā gadījumā. Sākt ar 58 un beigt pie 80 vai 80 pāri. Nav īsti tas pats, tā kā. Jā, līdz ar to tas katram tā sāp, no kurienes tu nāc, es tiešām saprotu. Saprotu. Varbūt ir kaut kādas lietas, kur, teiksim, es domāju, mēs runājam ar vīru, un mans vīrs ir fantastisks diplomāts, kurš man vienkārši kaitina līdz asarām. Man vienkārši liekas, kā varbūt tik diplomātisks cilvēks. Bet viņš arī attiek pie tā, ka, protams, ka ir šie te ģenētiskie faktori, kas ietekmē par to, ka, nezinu, kā mēs izjūtam sāta sajūtu, un varbūt mēs ar Andi izjūtam ļoti labi savu sāta sajūtu, un ir cilvēki, kur to izjūt mazāk, un tad, protams, viņiem varbūt ir grūtības ar savu, teiksim, ar svaru, ar iespējams treniņiem un kaut ko vēl, vai arī svars nestaigā tik viegli, tāpēc, ka ir kaut kādas hormonālās problēmas, vai piemēram, tu nevari kaut ko darīt, tāpēc, ka ir traumas, un sievietes arī rakstīja, redz, man ir tāda trauma, un tu pareizi saki to, ka treniņiem ir jāpalīdz tev, nevis jānodara tev pāri, un tas nav nozīmē, ka meitencēm ir kačāties, tas nekas, kas ap muguri, laižam. Tas nekas, kad piečurā bikses katru reizi ceļot skvatā kaut kādu. Tā kā tas nav ok. Attiesim pie tā, kad ja ir nepieciešams, mēs meklējam palīdzību, mēs meklējam pie speciālistiem palīdzību, pēc dzemdībām aizējam pie pelvic floor, tad pie iegurņa speciālists, kas var novērtēt un saprast, kāda situācija. Viņš tur iekšā visu pataustīs un paskatīsies un pateiks to. Tā kā kāds ir tas plāns? Tieši tāpat tās nezinu, man tas vienkārši aktuāli, tāpēc, ka man ir nesen bērns piedzimis, bet, ja tev ir vēders gāžās ārā un nav patīkam un sāp muguru, tad tā diastāze nospēlē milzīgu lomu tajā, kā notiek treniņi vai nenotiek treniņi, vai, piemēram, es nezinu, tev ir ceļa vai muguras problēmas. Vīram bija 2 muguras operācijas, un viņš bija vislabākajā formā, kādā viņš kādu mūžā ir bijis pirms viņu pirmās operācijas. Tur ir savi iemesli, kāpēc varbūt viņam tas viss ir noticis, kur veidojas pārslodze un tā tālāk. Bet ir ļoti, ļoti svarīgi, tā kā saka, meklēt to savu veidu, kā nonākt pie tā, ka tu vari sev palīdzēt, un palīdzēt mēs varam pilnīgi vienmēr, vienalga, kurā pozīcijā mēs esam, kādā stāvoklī. Es skatos šobrīd uz vīru, kuram ir bijušas šīs 2 muguras operācijas, kas nepārspēlēti ir bijušas pēc kārtas, un tā atkopšanās ir ļoti lēna un ļoti, ļoti prātīga. Ļoti, ļoti. Un viņam kā sportistam tas vienkārši kretinē ārā. Viņš nespēja izturēt, ka viņam tur jāguļ uz tā paklājiņa, bet viņš saprot to, ka ja viņš kādreiz mūžā grib nonākt pie tā, ka viņš atkal varēs deadliftot, tad šajā brīdī viņam ir jāsāk no tā, ka viņš guļ uz paklājiņa un grūst to bumbiņu un velk vēderu iekšā, un tas ir tas, ar ko viņš šobrīd nodarbojās. Un atļaut kaut kādā ziņā sev būt tajā pozīcijā, būt ievainojumam, būt neperfektam. Mums ir grūtības, mums ir milzīgas grūtības, ka man perfekti nesnāk, tad es redzu uz trenažēru zālīti neiešu. Jā, jo viegli ir nedarīt līdz noteiktiem brīdim, bet spēt pielāgot treniņus, ekspektācijas situāciju konkrētajai
dzīves fāzei, traumām, bērnu skaitam, bērnu treniņiem, darba grafikam. Tas prasa mazliet lielāku gribēšanu un plānošanu, un tas prasa no mums mazliet vairāk. Tajā pat laikā mēs varam paņemt visus tos mūsu potenciālos attaisnojumus un nedarīt, un mēs varam paņemt tos pašus attaisnojumus un tāpat izdarīt. Un rezultāts? Zin, kāds ir, mīļie cilvēki? Pārliecība. Šis ir kaut kas, ko, man liekas, smuki ielika teikumos. Es esmu pusgadu pārvērtības programmā pie Danas un Ingas, un Danai bija lekcija, man liekas, pirmā lekcija vispār par ieradumiem. Vienkārši par to vispār, kā mēs skatāmies, un ja kāda no lasīs grāmatu Ieraduma spēks, es zinu, ka tā ir šausmīgi populāra grāmata, viņa patiešām ir ļoti laba. Manā gadījumā man vismaz likās, ka tas ļoti mainīja attiecības ar ieradumiem kā tādiem, tā skaitā ar sportošanas ieradumiem. Jo viss, kā es kādreiz domāju, ja es neaizēju pusotru stundu uz zālīti, tas neskaitās. Kādas 5 minūtes, kādas uzvilkt botiņus, tās taču neskaitās. Skaitās tikai tad, kad ir slapjš krekliņš, un es esmu bijis pusotru stundu, un, protams, ka tad to nodrošināties, ka tu to izdarīsi, un jo vairāk apstākļi, kas ir šķēršļi, jo lielāka iespēja, ka to neizdarīsi, tu vienkārši nespēji sasniegt. Un tu nespēji to izdarīt vienkārši visu laiku. Un Dana viens baigi smuki pateica to, ka praktiski tas ieraduma mērķis ir showing up, ierasties. Nevis izdarīt perfekti, nevis izdarīt maksimumu, nevis mēs tur tagad nekad mūžā, neēdīšu saldumus. Man būs seks ar vīru katru otro dienu. Tas daudz. Es te ļoti, mēs runājam par ļoti, tas stipri par daudz. Manai dzīves situācija stipri par daudz. Vai tur zini, ka tu ejai ekstrēmos? Tikai šis ir vienīgais veids, kā izdarīt. Un tādā veidā, pirmkārt, mēs jau nogalinam to iespēju, ka tas vispār notiks, un otrā lieta ir tas, ka tas ieradums neieiet, tu atkal sevi piečakarē, jo tu esi sākus ar to no šodienas. Es gan sportošu 4 reizes nedēļā, tas, protams, neieiet iekšā ritmā, tu sev piečakarē, tu atkal liekas, nezinu, paļēts, ka nevarēji savākties, un tava pārliecība grūst. Tāpēc, ka arvien vairāk un vairāk. Un tu dabūji vien lielāku, to dziļāku pārliecību, ka tu taču neesi sportotāji. Kas tad tu pa sportotāju? Pasties, 15 reizes mēģināju, un tā arī nesanāca. Savukārt, ja tu atrodi veidu, kā, tas gan ir baigais darbiņš. Man tas aizņēma pusgadu, kamēr es galvā nomainīju šo failu, ka sportošana 5 minūtes skaitās, un 10 minūtes arī skaitās, un uzvilkt botiņas kaut kādās situācijās arī skaitās, tad, kad viss ir slikti. Ja tu spēj to nomainīt, un tu spēj tā kā pieņemt, ka tas bišķiņš skaitās, un ka tu katru reizi, kad tu to bišķiņas izdarīsi, manā gadījumā ļoti strādā atskaitīšanās šīs tabuliņas, tad tu atzīmē to ķeksīti, tad tu paskaties vēlāk uz to kalendāru un saproti, baigi normāli, baigi forši. Un jo vairāk tu ierodies, tā kā show up, es nezinu, latviski varbūt nav īsti, ka tu ierodies un sevi tā kā apbalvo, ka tas taču atnācu, es izdarīju, kaut vai bišķiņ, bet es izdarīju. Tas vājprātīgi ceļ pašpārliecību. Tas parāda arī vēlreiz, ka nekur arī tā var būt, negribās sajūtai, mēs nevarētu uzticēties, jo ir neskaitāmas reizes, kad es vai klienti, tajā, negribas atnāk uz zāli, atnāk uz treniņu vai izkustās un tāds. Baigi bija ok, tā kā nebija tik traki, vai tā kā mums tikai vajadzēja sākt. Jā, man īstenībā viena lieta, man ir tāda treniņu programma, ko es izmantoju no grūtniecības, tur ir tā kā grūtniecības un pēcdzemdību vingrojuma formula. Man perfekti strādā 25 minūtītes līdz 3 minūtītes 3 reizes nedēļā. Tas ir mana kūciņa. Esmu uzcepusi savu kūciņu šobrīd šim dzīvesposmam. Un tur ir, bieži vien ir tā, protams, tās ir 30 minūtes, un tā kā, ja es domāju par tām 3 minūtēm, tā kā es esmu pamodusies, un es esmu 5 reizes ar pupu barojis bērnu, un vēl 2 reizes aizgājis pie lielajiem bērniem. Un es esmu, to mēs saucam par lielo staigāšanu. Esmu vienkārši to vien darījis, kā staigājis no istabas uz istabu, no viena bērniņa uz otru bērniņu, no trešā bērniņa, nomainījis gultsaļu, kaut kas piečurāts, kaut kas savēns, Tad es no rīta pamostos un liekas tā kā, nāfīgi, kādu pusstundu. Tad man ir sarunāts, ka es vienkārši uztaisīšu pirmās 5 minūtes.
Vienkārši. Un es sev, un pats labākais nevis tikai es tikai sarunāju, ka es izdarīšu pirmās 5 minūtes, un es sev īstenībā neļauju izdarīt tikai 5 minūtes. Bet es sev reāli arī ļauju apstāties pēc 5 minūtēm. Man uznāk tā sajūta, nē. Varētu vēl. Un tad ik pa lielākoties, es nonāku pie tām 5 minūtēm, liekas, vajag ok, īstenībā, var jau turpināt, nav tik traki. Bet ir dažas reizes, ka es patiešām arī saprotu, ka nav un nebūs, un es atļauju sev nolikt visu malā un saprast, es ierados. Es uzvilku sporttērpu, un šitreiz īstenībā lielākoties es sportoju pidžamā, nevis sporttērpā. Ja? Piesviedrēju savu pidžamu, un tad es lieku viņu matkāties. Bet es ierados, es varu atzīmēt savu ķeksīti, un es stiprinu savu pārliecību, ka kur ir pārliecība, tā kā pierādījums, ka es rūpējos par sevi, ka es mīlu sevi, ka es esmu ieradusies sevi samīļot. Jo ir dažādi veidi, kā mēs esam samīļoti, un tā skaitā arī tā kā trenēšanās. Sapratu to, ka es ierados, lai šeit ierados. Es ierados 2 minūtēm, bet tas skaitās. Bet es ierados. Jā, tā arī ir. Un tas arī, ja mēs sevi vērtējam pēc kaut kā nesasniedzama, tad tas ir nerealistiski mums tur būtu tik bieži, kā mums gribētos. Bet, ja mēs uzliekam mazliet tādu zemāku latiņu, tad arī psiholoģiski vieglāk to pārsniegt un arī būt lielākā priekā par to, ka, hei, tiešām viss sanāk. Un tāpēc man personīgi te patīk iedomāties nevis konkrētu treniņu skaitu nedēļā, bet treniņu skaitu diapazonu. No 2 līdz 4. Nes, ka mēs tikai uz tiem 4 tēmām, bet nē, 2 ir forši, 3 vēl labāk. Ja visi ir forši, 4. Vai ne, kur mums ir tikai stunda. Ok, mēs paspēsim izdarīt to, ko mēs paspēsim. Ja kas, tad pārējais ies uz citu reizi. Ok, šoreiz mums ir 20 minūtes. Tad mēs sadēļojam vingrinājumus, mēs uzliekam timeru, pēc 20 minūtēm mēs dodamies ārā un viss. Atkal tā pielāgošana un arī spēja mazliet būt tādā lielākā brīvībā par to, ko mēs izvēlamies darīt, lai tāpat kaut ko izdarītu, ierastos, stiprināt to pārliecību, to, ko tu biji minējusi, bet nelikt uz sevi papildus spiedienu, darīt lietas, kuras, mums tāpat jau apkārt ir milzīgi daudz spiedienu. Kā vēl? Atkal, kā mēs ar treniņiem varam sev palīdzēt, kā mēs ar to, kā mēs runājam ar sevi, mēs varam sev palīdzēt, nevis sevi grandēt lejā, neko nesasniedzot galā. Ja kāda jēga no tiem 4 treniņiem mērķos, ja tie netiek izdarīti, tāpēc, ka mums vienkārši jūtamies, ka tas ir pa daudz un ka mēs nevaram, un tas nedara mūsu ikdienai. Ja, ok, mēs varējām 4 treniņus pirms gada. Fine, cool. Bet dzīve mainījās. Tagad mēs varam 2. Tāpat jau ir jāiet uz tiem 2. Nevis, tāpēc, ka es nevarēju 4, tā kā es varēju pirms gada, tad es nedarīšu neko. Tā kā, cik, mēs jau saprotam, kā tas izklausās, bet tik pa laikam sev grūti sev pateikt, ka, hei, ok, mainam savas ekspektācijas pret sevi. Jā, man ļoti patīk. Jo tas, ir īpaši man, tie lielie katalizatori bijuši bērnu dzimšanas, jo, protams, pirmkārt, vispār grūtniecība kā tāda, tas nav nekāda pastaiga parkā. Vismaz man nekad nav bijis līdz galam pastaiga parkā, un ir kaut kādi daži mēneši, kad es jūtos, ka tā ir pastaiga parkā, un tad pienāk 3. trimestrs, un vairs tā pastaiga jau vairs nav tik vienkārši. Bet jā, kaut kādā ziņā domāt par to višņās, par sevi un vispār kopumā par visu ilgtermiņā, arī tie paši treniņi, tā kā, tas ir par tādu gan īstermiņu domāšanu, protams, ka tu jūties labi tagad. Un es ceru, ka katrs var atrast savu to sportiņu, kas iedod arī to instant gratification, jo viņš ir svarīgs, tomēr, ka mēs tā kā dabonam to forši sanāca, vai ritīgi labi jūtos, vai, nezinu, esmu pacēlis endorfīnus, vai man, jūtu stingri savu ķermeni, un tā kā ir forša sajūta pašai par sevi. Bet tāpat laikā... Jā, tas tā. Jā. Mums tikko bija, man ir pirtsmās tās meitenes, ar kurām mēs tiekamies, un mums parasti ir kaut kādi pa laikam aktuālie temati, kur mēs tur tā kā šobrīd tās 2 lietas - sportošana un finanses. Man tas ir super aktuāli, citām arī, un tagad tieši šorīt no rīta man uzrakstīja draudzene, kurai vīram ir sava tā kā mazā zālīte. Viņš tur ir sakomplektējis savu zālīti, un viņa saka, hei meitenes, tiekamies sestdien uz treniņu.
Un mēs jau pagājušajā sestdienā bijām uz to treniņu aizgājušas, un mēs aizgājām, un mums bija 5 vai 6 bērni līdzi. Viņi visi bija ar mums, vai nu viņi spēlēja ārā, vai viņi vienkārši staigājums līdzi. Mums tur viņai tāds stumjamais tas aparāts. Mēs stumām bērnus kopā ar 30 kilogramiem. Tā kā bija rītīgi fun, un tas, ko es noteikti noķēru tajā visā, kad lielākoties trenējos mājās, jo tas ir veids, kā es varu nodrošināties, ka es vienmēr tos treniņus izdarīšu, jo, ja es esmu piesaistīta kādam citam cilvēkam, tad esmu piesaistīta viņa schedulam, tad viņa tam, viņš nevarēs, es arī viena pati tā kā negribu iet, labi, tad es arī šoreiz ne. Līdz ar to tas vienkārši kaut kas, kā es to skatos. Bet tāpat laikā bija vienkārši fantastiski pabūt šādā treniņā, kur ir kopā tās spēcīgās foršās manas sievietes, mēs vienu otru tā kā es izdarīju vairāk nekā es parasti mājās daru, vai es varu izdarīt, jo man vienkārši nav tāda svari. Bija vienkārši rītīgs powers tajā visā, un tas, ko es braucot šeit tieši domāju, to, cik nenormāli svarīgi, ka mēs veidojam, ar ko mēs esam kopā, un kas ir normāli un kas nav normāli. Mēs praktiski varētu būt kopā ar kaut kādu draugu grupu, kur mēs katru piekdienu dzeram, bet dzeram tā, ka sestdien no rīta ir šausmīgi grūti pamosties un ir šausmīgi slikti, un es neesmu pret dzeršanu, es tā kā neesmu, ne ekstrēmos. Bet tieši tāpatās mēs varam būt tajā pašā draugu grupā, kur mēs sestdienā no rīta 11. ar visiem bērniem ierodamies uz treniņu. Un pēc tam mēs aizgājām iedzert prosecco un ēdām garšīgu barbekju, tā kā mums bija rītīgi forši, perfekta diena. Bet es saprotu to, cik milzīgu lomu tomēr nospēlē tas, ka mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas atbalsta mūsu mērķos, un ka tā mēs varam teikt, man jau nav, bet tā tomēr ir mūsu atbildība, ar ko tad mēs esam kopā, tusējam kopā, lai mēs radītu to vidi, kurā mēs sportojam. Tieši tāpatās mēs esam atbildīgi par savām finansēm, vai mēs, forši savus bērnus audzinam, vai, vienalga kaut ko daram. Mūsu grupā mēs arī ādam ar meitenēm. Tas ir kaut kāds mūsu veids, ko mēs darām. Tā kā, kad tu normalizē, ka tas liekas normāli. Tas nav nekas īpašs, tas nav nekas tāds unikorns. Jā. Laika pavadīšanas sakrīt, un tas uzreiz padara dzīvi vienkāršāku. Tāpēc, ka ir patīkamāk, jautrāk un mazāk šķēršļu darīt lietas, kuras ir svarīgas katram cilvēkam individuāli, tāpēc, ka to var darīt visiem kopā. Tajā pat laikā ir arī dzirdēts stāsti, ka nav tādas vides vai nav tāda atbalsta, un tas varbūt tiek izmantots kā iemesls nedarīt. The same time, tā ir mūsu katru pašu atbildība. Ar ko tu darīt to kafiju? Ar to, ko tu tur satiecies? Ko mēs, jo mēs, tas jau ir uz mums, mūsu ilgtermiņa veselība arī uz mums, nevis uz tiem, uz kuriem mēs pavadam laiku, tā jau mēs pastamies brutāli. Iepriekšējā sarunā bija ar Dānu Gulbi, un mēs tieši runājam par upuru un arī glābēju un uzbrucēju mentalitāti, bet tieši šajā upuru mentalitāti, un viņi kaut kādas reizes arī mēs tur vienu otru noķērām, par to paspoguļojām, par to, kad cik tad mēs bieži izmantojam un kurā brīdī mēs izmantojam šo te upuru mentalitāti, jo man jau nav. Un es tā kā neapspēju. Tas tiešām es reiz teatrāli kaut kā saku, tikai tāpēc, ka vienkārši es esmu teatrāli, varbūt kaut kādās savās izrunās, bet es zinu, kā tas ir būt tur, izmantot bērnus par iemeslu nedarīt, jo tas ir šausmīgi vienkārši. Tev ir reāls attaisnojums. Jā. Barot bēbīti ar krūti un no rīta pamosties un iet uz treniņu, tev ir reāls attaisnojums to nedarīt. Un tas, ko es caur 3 bērniem esmu izgājis ļoti daudz dažādiem posmiem, un es 100% varu teikt, ka ar pirmo bērnu es ļoti daudz izmantoju. Ko tad es varu un ko tad es nevaru. Ļoti, ļoti daudz. Ar otro mazāk, ar trešo esmu sākus ķert sev uz muļķi un tā kā pie bullshit, ko tu stāsti? Kam tu to stāsti? Kāpēc tu mēģini visu laiku attaisnoties, kad tagad man ir 3 bērni un tagad jau gan nē. Neapsmējot nevienu cilvēku, kuram ir 3 bērni un jāizvadā visi pa skolām un treniņiem un tā tālāk, bet mēs runājam šeit par tādu prioritāti un to, ka mēs tā upuru mentalitāte vienīgais veids, kā mēs turienes varam iznākt ārā, ir uzņemties atbildību. Ka mēs spējam uzņemties atbildību un teikt, jā, apstākļi ir tādi, kādi ir. Man ir 3 bērni un mans schedules ir vienkārši aizrakstīts no līdz, bet ko es varu darīt, ņemot vērā manu šī brīža situāciju, vai ir kaut kas, ko es varu pamainīt, lai es varētu nodrošināties, ka es varu uztaisīt to treniņu.
Un viena no lietām, ko mēs ar vīru ļoti daudz runājam, jo mums šobrīd bērni neiet skolā, viņi iet dārziņos, līdz ar to tūlītās mums sāksies pulciņi un vispārējais. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs esam cēsīs, ir tieši tā jums pēc, lai viņš pats varētu izstaigāt uz pulciņa. Ja, nevis Rīgā. Tas vienkārši ir mūsu, tiešām tas ir viens no mērķiem, kā mēs esam skatījušies. Viņš pats var iet uz skolu un pats var iet uz pulciņiem. Bet otrā lieta ir tas, ka ir kaut kāda pulciņa, kas mums arī ir ārpus pilsētas, un mēs esam sačumojušies ar citu bērnu vecākiem, un šos bērnus uz pulciņiem vedam pamīšus dažādās kompānijās. Un es zinu, ka mēs gribam vienmēr sievietes darīt visu pašas. Es pati, mani bērni, pati tikšu galā, pati. Bet tad mēs bieži vien izrokam to bedrīti, kad visu pati. Un tad nekur nav vietiņas pašai sev. Ko tad man? Jo ir šausmīgi viegli atrast visus iemeslus un ieganstus, kāpēc visi citi ir svarīgāki nekā es pati. Jā. Un man ik pa laikam patīk ar sevi spēlēt spēlīti, kur sāks darbdiena, un tā bieži vien sāks agri, un tad man ir, kur plānotais treniņš, mans pašs treniņš kaut kur vēlāk dienā. Un tad es sāku skaitīt un pierakstīt, cik potenciāli iemesli ir man kaut ko, neizdarīt to treniņu, ka es sev tur, kur šitais te notika, vai kaut kur tur, un tad es jau sāku skatīties no malas. Ok, šis varētu būt iemesls, kāpēc es to nedarīšu. Tā kā, bet es izdarīšu pa spīti tam, ok, good try, bet ne šīs. Un tad ejam tagad nākamā, pēc stundas vēl kaut kāds noteikti neparedzamais gadījums, kaut kas nobīdās grafikā, kāds kavē, vai tur, nezinu, es esmu šis atslēgas tur, man jābūt, tad šoreiz noteikti mēs nevaram izdarīt to, tāpēc, ka notika šis, un tad tas man maina plānus tur, un tad nekas nesanāk, un tad man jau vairs nebūs laika. Ka šo arī es varētu izmantot kā taisnību, neizdarīt, bet tāpat laikā mēs tāpat varam aiziet un izdarīt, tāpēc, ka mēs saprotam, ka tāpat tas viss ir realizējums, un tāpat tas viss ir izdarāms. Un tajā pat laikā arī skatoties no cilvēkiem, kur man trenējās arī pārsvarā 90% sievietes ar ļoti daudziem dažādiem vecuma bērniem. Un tur arī ir ļoti līdzīgs scenārijs. Okay, mēs varam izdarīt to tāpēc, ka tā ir vienkāršāka, vai mēs varam pacensties izvirzīt savus prioritātus par prioritātēm, savus treniņus nolikt par prioritātēm, tajos situācijas, kad mēs to varam. Un palielākoties, mēs varam pacensties to izdarīt. Jā. Un tad arī galu galā mēs arī sasniedzam to savu mītājumu un savu rezultātu zālē, vai tur, kur mēs trenējamies mājās. Jā. Tāpēc, ka atkal mēs visus tos brīžus, katru to reizi, kad mēs varējām nedarīt, tāpēc, ka ir vieglāk nedarīt, mēs izdarām uz 10%, uz 80%, uz 50%. Atkal tas varbūt nebija tik ērti tajā brīdī, bet tāpat tas bija izdarīts. Jā, jo viena no lietām, ko man bija šausmīgi interesanti, ka tā sievietes sūta iekšā atbildes, un, protams, ka manā galvā skan, ka es ļoti ceru, ka viņām būs arī iespēja noklausīties arī to Danas sarunu, jo es viņās redzu sevi un redzu tos attaisnojumus, un tie attaisnojumi visi ir īsti. Tā ir taisnība. Jā. Tā ir, es nedomāju, ka jūsu attaisnojumi ir izdomāti. Sāpes ir īstas, pieredzes ir īstas, un arī visi attaisnojumi ir īsti. Bet bija dažas sievietes, kuras ļoti godīgi uzrakstīja, es tev varētu uzrakstīt, ka man nav laika, bet patiesībā man vienkārši šausmīgs slinkums. Vai arī, piemēram, es varētu koķetēt, ka man galīgi tur nav iespējas, bet es patiesībā vienkārši negribu. Jā, pirmās, jā. Un tad tas ir, man liekas, ka ja mēs spējam nonākt vismaz pie tās sajūtas, ka tu spēj godīgi sev atbildēt, kāpēc tu to nedari, noņemot nost visus savus pienākumus un visus savus apstākļus, kas ir īsti, kāpēc tad es patiesībā nedaru to, ko es nedaru. Un mēs bieži vien atgriežamies pie diviem, man liekas, tādiem pilāriem. Viens ir tas, ka mums ir ļoti izdevīgi būt upuru pozīcijā, jo tur mums kāds pažēlo. Saku no sevis, jo vienmēr, ja es varu pateikt, ka es, piemēram, netrenējos, jo redz, man ir 3 bērni, Dievs ļoti ātri dabūna simpātijas, tev taisnība, Laura, ārprāts, kā tu vispār tiec galā? Es arī nevarētu, nē. Tā kā ir šausmīgi viegli tur būt, un plus vēl mani pažūžo par to, ka es esmu tik šausmīgi liels upurs, un patiešām ir tik traki un grūti. Un otrais ir tas tā nespēja sevi prioritizēt. Un tāpat jau cilvēkam ir ļoti, ļoti grūti. Lielākai daļai cilvēki ir ļoti, ļoti grūti sevi prioritizēt. Es noteikti zinu, un es varu empatizēt un 100% pateikt, ka tad, kad piedzimst bērni,
ir šausmīgi viegli viņus nolikt visus priekšā. Šausmīgi viegli, tīpaši bēbīši. Nu, tā kā, tāpēc, ka viņiem arī ir nenormāli daudz vajadzību. Viņi aizņem nenormāli daudz to laiku. Viņi būs gatavi izsūkt pēdējo sulu. Pat tad, kad tev vairs sulas nav, viņi ir gatavi uzkāpt virsū un vēl bišķiņu paņemt. Jo, vai tev ir kaut kas, ko vēl iedot? Man vajag. Un es saprotu, cik viegli ir ieiet tajā, ka mēs noliekam visus pārējos priekšgalā un aizmirstam par sevi. Bet laika gaitā es pat esmu novērojusi, ka pat ar sevi, kad pirmkārt, tajā brīdī, kad mēs sievietes, es nedomāju tikai ar bērniem, es domāju ar partneri, piemēram, ar vīru, ar draugiem, ar kaut kur mēs tā kā, ja mēs visu laiku izdabājam, viņam vajadzēja pusdienīņus uztaisīt, jā, tu varētu teikt, nē, es nevaru šo darīt, man taču vīraņam jāizskrien ir gaļiņa jānopērk un pusdienīgs jāuztais un jāiztīra mājiņu, un pods, viņam patīk, ka tas pods ir kārtīgi iztīrīts, jā, un mēs vienmēr varam atrast, un tieši tāpat tās bērniem, taču man vajadzēja uz treniņu aizvest, un redz, viņš bija saslims, un viņam tagad ir puņķīts, un tagad ir kaut kas vēl, un redz, viņam drēbīts jānopērk, un vienmēr ir iemesls kaut kāds tā kā neizdarīt to. Bet tas, ko esmu novērojis, un es domāju, ka tu to cerams, ka arī piekritīs, ka tajā brīdī, ka mēs noliekam sevi kā prioritāti, un nevis kā tāds mazs bērns, kas sit kāju, nē, man vajag, es gribu, jo es tieši tāpat esmu darījusi draudz ar saviem bērniem, kad uznāk pilnīgs navālam, es vairs nevaru izturēt, un tad es sāku kliegt un bļaut, nenāciet man klāt, man vajag mītājiem. Bet ja mēs spējam tā kā viņu ieplānot un novilkt savus robežus un teikt, man šis ir nepieciešams, lai es būtu ritīgi tā kā foršs līdzcilvēks, vecāks, partneris, nezinu, jebkās māsa brālis. Mēs varam īstenībā nonākt pie tā, ka tās attiecības, jebkuras attiecības, tikai un vienīgi plaukst un zeļ. Jā. Jo tu spēji kā pieaudzis, nevis kā maza meitene, bet kā pieaugusi sieviete pateikt, es zinu, ka tas ir nepieciešams, es tev dzirdu. Ja tas nav kaut kas tāds, kur tev šķīst asinis, es ar bērniem parasti. Ja nav kaut kas tāds, kur man tagad patiešām ir jāskrien, jo ir bīstama situācija, es gribētu tā kā palūgt jums pagaidīt, jo man ir nepieciešams, ka es parūpējos par sevi. Un tajā brīdī, kad es parūpējos par sevi, es viņam saku, mīļais, esmu 100 reiz labāka mamma, un jūs to zinat. Es atnākšu mājās, un es jums esmu vienkārši bombīga, labākā mamma visā pasaulē. Un tieši tāpatās es esmu visforšākā sieva, un es esmu visforšākā kolēģe, un es esmu visforšākā draudzene, jo es esmu uzpildījis to savu krūzīti. Mana krūzīte ir pilna, un beidzot var dot arī visiem pārējiem. Atjaunināt, tā arī ir. Es arī esmu labāk treneri, kad es pats notrenēju. Pacietīgāk. Jā, un tas visur iet. Es domāju, ka tas, kā mēs arī varbūt arī saviem partneriem esam. Tas, kur mēs vienkārši tūlītās ieslīdēs, man ļoti gribās parunāt par seksu. Un tad, kad es prasīju sievietēm, lai viņas iesūt, tas bija sanāk tā kā uz manu solo epizodu, iesūtiet jautājumus, jebko, kas jums interesē. Un, protams, liela daļa no jautājumiem bija par seksu, par to, kur jūs atrodat vietu un laiku ar 3 bērniem, tā kā pie visiem tiem, pie tām klapatām, kas ir ar bērniem, tā arī ir šausmīgi viegli tur neaiziet. Un tad viena lietām, kur mēs ar draudzeni forši nonācām, viņai ir viena meitiņa, bet mums tikai šis superīgs sarunas pie tā, kad un tad, kad tu trenējies, tu pirmkārt jūti savu ķermeni, un tev ir tāda forša sajūta, ka tu jūti, viņš ir, jā, viņš visur ir. Un tu jūties seksīgāks, tu sev patīc spoglī, jo, come on, es šodien saņēmos atnācu. Tu esi pacēlis savu pārliecību, jo tu esi atnācis uz treniņu. Tu arī fiziski bieži vien, tomēr izskaties vienalga, pat tad, kad tu esi apaļīgs, ir atšķirība, kad tu esi patrenējies vai neesi patrenējies. Tā pašapziņa, tas kā mēs uztveram sevi. Jā, un tad, tas, ko es piefiksēju, ceļās ritīgi daudz dzīvības enerģija. Kur liekas vienkārši, kādas mēs bijām pēc tā treniņa, ak, Dievs, mēs vienkārši satikāmies, mēs visas bijām vienkārši piepildījuši sevi ar tādu dzīvības enerģiju. Un, protams, mums visām gribējās seksu. Jā. Un mēs bijām ļoti dažādos ciklā posmos. Neviena no mums, es nebiju tajā brīdī ovulācijā, bet tā sajūta, ka liekas tāds, yes, es gribu turpināt, baudīt to ķermeni tālāk. Ieejam tur.
Vienalga, kā mēs izskatāmies, man šķiet, tas viss ir sasniedzams ar to pašu, ka mēs pateicām sev, ka mēs kaut ko izdarījām, ka mēs to izdarījām, ka mēs esam turējuši savu solījumu veikt to, un mēs esam arī pacēluši to savu bišķiņu tādu pagarinājuši sev uz augšu, krūts vaļā, plecs stalti, tad nekur mēs pacēlām, mēs izdarījām, mēs jūtamies labi, un tas arī kā domino tulkojas uz visām pārējām fāzēm. Un tad ir otrs arī patrenējies, un arī tāds, I'm a man, tad viss satiekas un viss ir laimīgi. Un tas arī ir, arī man šķiet tāds, nevis tikai mītājiem, bet arī kā pārim ir svarīgi, lai uzturētu to dzirkstelīti, jo atkal, ja mēs katrs parūpējamies par sevi, mēs ļoti labi parūpējamies viens par otru. Un te arī viennozīmīgi treniņi un seksuālā dzīve ir ļoti, ļoti roku rokā. Ja mēs jūtamies mobilāki, mēs jūtamies spēcīgāki. Man sāp muguri, tad ja mēs jūtamies, ka mēs esam on top of the world, tas uzreiz arī ietekmē to, kā mēs pasniedzam sevi, kā mēs uzvedamies, kā mēs uztveram kaut kādus izaicinājumus, ko varbūt arī pārdzīve mums met pretī, un tad pēc tam arī kā mēs uzvedamies gultā. Ja mēs jūtamies, ka es atkal neizdarīju to, un tad es nevaru šo, un tad ko mēs no sevis sagaidām gultā. Bet ja mēs es pamonos, es izdarīju, es sasniedzu, es iekaroju, es pacēlu, es nolaidu, es esmu uztaisījis to un to, tad, protams, ka tas uzreiz ir dodamies. Ja tas bija smieklīgi tieši tajā dienā, ka mēs mums tas treniņš, un mēs pēc tam aizējam, mēs dzeram savu proseko un pļāpājam, nādam gaļiņu, un viss bērni tur spēlēs, kaut kas, viss ir tik forši, un mēs svējamies, es saku, ārprāt, cik labi, man draudziņa Justīna, tik labi, paldies, ka tu uzaicināsi treniņu, es tik forši jūtu savu ķermeni, viņa saka, vai nē, ir forši, vai nē, jūs to ķermeni, viņa saka, Andi, saturies šovakar. Un tad mēs tagad visu tā dienu paiet, un vakars jau pienācis, un tie bērni vienkārši psiho un ņemās, un viņas nevar aizlikt gulēt, un viss tā vakarā, tad jau liekas, tad viss sasolītais Andim ir jau nolikts. Vairs nav aktuāls. Viss jau nav aktuāls, jo, tā kā viss slikti. Apstākļi visapkārtēji mums izdarīja visu iespējamo, lai mēs ar seksu nedodarbotos. Mēs tagad ejam gulēt, saka, man nāk miegs, es eju gulēt. Es aizēju gulēt, es nevaru aizmigt. Es tur, man liekas, domāju par podkāstu, un es domāju par mūsu sarunu, jo tajā dienā es biju ierakstījis, lai sievietes ierakstu, un man tāds, es kaut ko domāju. Un es saprotu, ir pagājis jau aptuveni pusstundas, joprojām es aizmigtu, es domāju, vispār, ja kāda veida bauda, orgasms vai nav orgasms, vienalga seks, šausmīgi labi iemidzina. Es mēdzu to izmantot vienkārši seksu pašai ar sevi, lai es tā kā varētu labāk aizmigt, un es tā domāju, es šeit var iziet ārā, un tad vīrs skatās kaut ko televizoru vai kaut ko. Es aizēju, pamīlējamies. Viņš saka, ko? Es nevaru aizmigt, pamīlējamies. Un beigās mēs tik pamīlējamies, viņš saka, ej biežāk uz treniņu, ja bija jūs teicis. Un man liekas, ka tas bija tāds skaists moments, kad tu saproti, ka tas treniņš pacēla to vispār dzīvības enerģiju. Un dzīvības enerģija ir seksuāla enerģija, un seksuāla enerģija ir dzīvības enerģija. Tas nenormāli paceļ to iekšējo sajūtu par to, ka gribās būt ar to otro cilvēku, ka tev tā enerģijas ir gana, jo vēl viena lieta tiešām, es saprotu tiešām visas tās lietas, ko cilvēki sūtīja, ka man vienkārši nav spēka, tā diena vienkārši liekas, ak, Dievs, tā kā visiem visu vajag, es visu visiem, tev vakarā liekas vienkārši. Ejiet, ieskrieties. Es gribu palasīt grāmatu, es gribu viena pati pasēdēt vannā, un man tāds arī ir gana daudz dienas, ka liekas vienkārši atteiet no manis, vienkārši lieciet mani mierā, es gribu būt viena pati savā YouTube'ā un gulēt vannā. Mans tā kā trīts, kur es vienkārši jūtos laimīgi. Bet tāpat laikā tas, ko es esmu novērojis vienkārši pat ar sevi, un, protams, arī ar daudzām draudzenēm, kurām ir tie paši dažādi daudzumi, vecumi un visādi bērni un darbi un atbildības un suņi un kaķi un dārzi un viss iespējams. Man ir draudzene, kurai ir 5 bērni. Viņi arī atsūtīja sāpīgu ziņu, bet kas ar mani nav kārtībā? Es saku, tev viss ir vislabākajā kārtībā. Tas jautājums droši vien, cik mēs ļoti prioritizējam uzpildīt to savu trauciņu, un cik bieži mēs esam uzlikuši, bieži vien tādas varbūt pat sevis izdomātas pienākums, jo ir pienākumi, kas mums ir jāizdara pilnīgi noteikti, tīpaši ar bērniem, bet arī daudzas lietas ir tādas sevis izdomāti
pienākumu, sevis izdomāt latiņi, nu tad cik tad labi tev tā māja ir jāiztīra, jā, cik tad labi es tur darīšu. Un ja tu neuzpildi to savu trauciņu, protams, ka negribās pildīt citu, un kur nu vēl dalīties ar to savu knāpo mazo enerģiju, kas tur palikusi tur pašā trauciņa apakšā, nu, kur tad dalīties ar to otro cilvēku? Nu, kaut kādā ziņā dalīties, ja mēs tā pavisam vienkārši runājam. Protams, runājot par seksu, par ko es pati šobrīd cenšos mainīt savā galvā, kad nevis es dalos ar savu to mazumiņu, bet mēs tā kā varētu saģenerēt vēl bišķi vairāk, pat tad, kad tur ir ļoti, ļoti maz, ka mēs varbūt iespējams varētu saģenerēt kaut ko vēl bišķi vairāk, un vienmēr jau saģenerējās, nekad jau nav tā, ka tur viss paliek tukšā. Bet jā, par to, cik ļoti grūti ir noprioritizēt sevi un savas tās vajadzības. Noprioritizēt tās attiecības, kas ir vienam ar otru, bez jebkā cita un neviena cita. Viegli jau pazaudēties, atkaltoties pašos pienākumos, noguļumā, besī, vēls vakars, negribās slinkums, vairs nē, tā kā pavēlu, vēl kaut kas, bet tad tajā pašā laikā, ka viena diena šādi paiet, otra, trešā nedēļa, mēnesis, un tad mēs saprotam, tā kā mēs esam vēl tālāk viens no otra, tā kā nekā pirms mēneša, vai tajā ziņā, seksuālajā ziņā, un tad tomēr ir, pēc pieredzes arī, tā diena tāda, kāda viņa bija, un tās cerības sākumā, bija tā, un tad pēc tam viss tā kā nobruka, bet pēc tam pie tā arī atkal var atgriezties, un katram jau pārim tas var strādāt savādāk, kā mēs atgriežamies tajā saiknē viens ar otru. Un var sākt ar kaut vai plikiem gultā pabūt, un tad pēc tam gribās turpināt, negribās neturpināt. Un arī grūtības varbūt arī kaut kādās tādās ilgtermiņa attiecībās arī var rasties, bet tāpat strādāt ar viņiem un atrast kaut ko, kas strādā un pielāgoties tāpat kā treniņos, tāpat arī seksā. Un it īpaši mēs runājot, tajā brīdī, kad ir dzīve notiek un visa kā, tas vairs nav varbūt tāds un tajā vietā, tā kā, es nezinu, cilvēki jautā aptuveni, kā tad jūs nodarbojaties seksu, jo mēs guļam ar mazo bēbi kopā, 11 mēnešnieku. Mēs vienmēr esam gulējuši ar mazajiem bērniem kopā. Tad vienkārši to, ka man diena cepli, man daktori saka, viņi saka, kas teica, ka tas jādara gultā? Un tad man tāds, mēs gultā neesam nodarbojušies ar seksu pēdējos 3-4 gadus, ja? Gulta nav vieta, kuru mēs asociējam ar seksu, bet, ka tur mēs guļam un lielākoties guļam ar kādu vai visiem 3 bērniem. Tu saproti to, ka seks var notikt kaut kur citur. Un to, jā. Tas ir svarīgi, tas notiks. Jā. Ja tas nekas, ka ja kādu posmu, tas nav tik svarīgi. Tas tā arī gadās. Ak, Dievs, pilnīgi noteikti, jā. Es varu pateikt arī, par treniņiem ir mēneši, kad, man arī bijuši mēneši, kad treniņi nav tik svarīgi, tāpēc, ka man ir maģistratūra, man ir uztura kurs, man ir treniņu kurs, un man ir vienkārši aizdzīvot tas mēnesis. To mēnesi es atkal. Es daru to, ko es varu, bet ne, treniņi tajā pašā mēnesī man nav prioritāte. Man ir prioritāte izturēt tās visas lietas, kas ir sakritušas visas kopā, un tad pēc tam es atgriezos pie tā visu. Tāpat arī ar seksu. Things change. Mūsu fāzes, mūsu dzīves posmi arī mainās. Bet arī atrast, svarīgi, daram. Ja nav svarīgi, atzīstam to un daram to, ko mēs varam, vai kaut ko citu, vai atgriežamies pie tā ierastā. Jā. Es domāju, bieži atgriezīšos pie sporta un ķermeņa, jo mēs bieži vien, es domāju, tas ir tas, ko es realistiski esmu dzirdējis no draudzenēm, kuras varbūt, nezinu, es nelieku cilvēkus kastīties, bet tas varbūt cilvēks nejūtās, ka viņš būtu tādā formā, lai iet uz sporta zāli. Ko tad es tur rādīšos ar savu, tur, nezinu, kaut kādu tur izmēru, ja? Man taču nav aptuveni tāds sporta tērps, un man noteikti nav tāds dibens, un kur vēl tādas krūtis un tādi vispārējais, ko mēs redzam, droši vien lielākoties Instagramā un tā tālāk. Un man liekas, ka tas, ko tu normalizē, un kas man nenormāli patīk, ka normāls sievietes iet uz treniņiem, un tad, kad uz treniņiem neiet tikai 34. izmēra petīt meitenītes, kuras vienkārši ir ar perfektiem vēdra muskuļiem, bet tur iet arī sievietes, kas ir 46. izmērā un 52. Un tas īstenībā tam izmēram nav pilnīgi nekādas nozīmes, tikai nosauc ciparus tāpat vien, ja kāda vienkārši var savienoties ar to. Bet ka tam nav nekādas nozīmes, nekā tu izskaties, lai tu vispār
ierastos tajā sporta zālē un darbotos, ka neviens ne uz tevi skatās, ne ar tevi apsmies, ka tu esi atnācis uz to sporta zāli. Un tas otrs, ja mēs atgriežamies pie seksa, man liekas, ka tajā brīdī, ka mēs sportojam un ka mēs tā kā iespējams redzam bišķiņ kaut kādu uzlabojumu vai pēkšņi ieraugam kaut kādu muskuli, kur tu vispār nemaz nezināji, ka viņš tur atrodas. Un tas rada tādu iekāri pašam pret sevi un rada iekāri kopumā. Nu, tā kā es vienmēr skatos, lai es gribētu seksu ar citu cilvēku, man jāgrib seksu pašai ar sevi. Šis ir ļoti, ļoti labs teikums. Es esmu bijis pozīcijā, kur es kā jauna muļķu meitene esmu nodarbojusies ar seksu tikai un vienīgi cita cilvēka priekam. Nu, tā kā vispār nedomājot par to, ka tu to dari sevis dēļ. Un varbūt, protams, tas nāk ar vecumu, nāk ar varbūt pieredzi, nāk ar kaut kādām vēl lietām, kad saprot to, kad, kad foršs patīkams seks būs tikai tad, kad es gribēšu nodarboties ar seksu pati ar sevi. Un ja man parādās tā vēlme, tā vilkme, tad es zinu, ok, we're back. We're back on track, ja? Jā. Tā ka tas tāds smuki savienots, un tam nav nekādas nozīmes tik daudz ar to fizisko ķermeni. Mēs kaut kā bieži vien domājam to, ka būšu tieva, būšu smuka, tad gan. Vai tikai pie konkrēta izmēra būs tas, vai tikai pie konkrēta izmēra var vilkt to, vai tikai pie konkrēta izmēra var iet tur, vai tikai, kad es notievēršu, tad es iešu uz zāli. Bet nē, ja tev ir ķermenis, tu var iet uz zāli. Ja tev ir tīras drēbes, dodies. Tā kā tīras drēbes, ķermenis, ūdeni, tas viss, tam nav nepieciešams nekāds specifisks izmērs, lai tu esi savā sporta zālē. Un es atgādināšu, ka nav vajadzīgs baigi daudz apģērbs. Man ir viena leginga un viens sporta krūšturs, un es visu laiku sportoju tikai un vienīgi ar tiem. Vēl joprojām neesmu nopirkusi jaunu komplektu. Vienkārši nav. Man sporta drēbes ir mazā aizraušanās. Protams. Tas ir arī tavs darbs. Līdz ar to tas es izmantoju to kā attaisnojumu. Es jau arī. Es citā virzienā vienkārši. Es arī attaisnojos nopirkt kumpulās visu, ko sagribos vai veikalos. Es dievinu sporta drēbes. Tas ir mans. Bet atkal, vienkārši daram un neejam baudam. Kāpēc ir jāliek kaut kādi papildus tādi noteikumi, stulbie stereotipi, mazāk skatāmies uz citiem, vairāk atkal bišķi vairāk par sevi. Nu, ko mums pašām gribās, kā mēs gribam. Saskatīties un viegli, un, diemžēl, Instagramā ir īpaši. Mēs varam saskatīties kaut ko nebūtu jāredz. Bet tas arī dod bišķiņu varbūt par pašapziņu vai par tādu vēlmi vai par to pašpārliecinātību, bet ja tas mums nepalīdz justies labāk, mēs to tā atmetam nost, izanalizējam, kas tur notiek, protams. Vai mēs, tā, lai tas atkal tāpat sarvo mums labu, bet kaut ko daram. Tur jau tas viss tās sarunas atgriežas pie viena tāda ļoti viegla teikuma. Tieši daram kaut ko. Kas tas kaut kas, varbūt pavisam cits tev, man pirms 10 gadiem, pēc 10 gadiem, bet arī, zin kā, kamēr mēs domājam par to, ka mēs kaut ko varētu izdarīt, mēs varētu paspēt izdarīt to. Tas arī kaut kas, ko mēs varam sev atgādināt bišķi biežāk. Ik pa laikam, mēs daudz domājam, mēs daudz analizējam, tāpat laikā aizējam, izdaram. Jā, tāpēc es nekuķetēju ar vārdu motivāciju, jo motivācija nozīmē ar domāšanu, kad es tā kā baigi izdomāšu un sevi samotivēšu, un tad man būs. Tā kā tu, man liekas, arī pieejas, kad redzēji storijas par to, ka tu vienkārši veido kaut kādu, nosacītu grafiku, un tu vienkārši dari. Tu baigi nekoķetē ar to domiņu, kā tad es šodien jūtos, un vai tad šodien es vispār redzu, ka es aiziešu pasportot, ka tu tā kā izveidot savu to sistēmu, vienalga kā tas būtu, un tu vienkārši celies un dari. Un tad, piemēram, man puikas, viņi zina, kas šodien pa dienu? Trešdien? Labi, tā kā viss kārtībā. Man pirmdien, trešdien, piekdienas es cenšos ielikt treniņus. Tā kā šodien, protams, izkrīt un kaut kas vēl. Bet es vienkārši zinu, bet tas arī viņiem dod to, to, ka viņi zina, kad pirmdienās, trešdienās, piekdienās es viņiem nemīcos pa gultu no rīta, tāpēc, ka es ceļos un eju sportot, un tad, kad viņiem, divi lielie kaut cik saprot, nosacīts, tas 3-gadnieks liekas it kā saprot, bet viņš neko nesaprot. Mazais patiešām tā kā vispār nesaprot, un tad mazo man vienmēr jāsaka, tā kā Andi zina, ka man tas ir svarīgi, un viņš vienkārši paņem viņu pie sevis, viņš ieliek krēsliņā un dod viņam daudz ogas, kamēr es trenējos, tamēr viņš ēd daudz ogas, un tev ir klusums un miers. Bet tiem lieliem kaut kādā ziņā var jau bišķiņās,
sarunāt, un viņi zina to, ka man ir svarīgi. Un viņi man gandrīz katru nedēļu pajautāja, tīpaši vidējais bērns, kuram 3 gadi, viņš katru reizi, māmu, kāpēc tu sporto? Nu, kāpēc? Un es viņam vienmēr saku, es nekad neesmu teiks, ja es gribu nomest 15 kilogramus, kaut gan es esmu, domājis to, ka es gribētu būt kaut kādā formā, kur man nonāk kāda daļa no kilogramiem, vienkārši smagi nesāt riņķī. Bet es jums saku, es būtu stipra. Jā. Es gribu būt stipra, es gribu būt spējīgi jūs pacelt jūs vienlaicīgi un tad, praktiski atsaukties. Un viena no lietām, ko mēs tagad draudzinām, tā ka mēs tos bērnus ņemam līdzi treniņiem, tad, kad mēs aizējam, tās ir reizes, bet tomēr ir. Es vienu no lielākajiem kaifiem noķēru ne jau tik daudz no tā treniņa. Tas treniņš, protams, sita gaisā endorfīns, forša mūzika, forša smēķis. Mēs ik pa laikam uzsaucam, hei, tā kā forši turpinam. Bet tā sajūta, ka mūs redz bērni, ka viņi ir ar mums, un viņiem tas neliekas, viņi mūs netraucē, viņi brīnišķīgi tiek galā paši ar sevi, ka viņi vienkārši ir ar mums kopā, un viņi pieredz to, ka mēs, meičas, mammas, visas dažādos vecumos, dažādos izmēros, kur tad, mīļās dāmas, mēs taču visas nesam tur 36. izmēra kaut kādas perfektā, kaut kāda figūra. Mēs visi esam pilnīgi iespējamos dažādās versijās. Un viņi pieredz to, kad mēs nākam. Mēs esam šeit, lai parūpētos par sevi, un viņi to normalizē, un viņi atkal noķer to sajūtu, ka viņi grib to darīt, tāpēc, ka redzi, mamma un teica tā dara, un tas ir nenormāli spēcīgi. Tik ielikts kā tāds pamats, kas ir pašsaprotams. Jā. Nevis kaut kas tiek uztverts kā tāds, tas ir neērti, vai, tas ir neierasti, bet, kā zobs iztīrīt, no tā viedokļa. Un tad, viņiem man šķiet arī daudz vieglāk būs pēc tam ieviest sev pašiem tādu rutīnu vai ievērot to bez tā, ka tas uztverts kā kaut kas neordināts. Un varbūt mums pašām tā nebija mūsu laikā. Man personīgi, man tēvs nodarbojas ar futbolu, man mamma nesportoja, bet man bija bišķiņ tāds diezgan stingrs noteikums. Es kaut ko mēģinu, mēģinu to gadu, pirms es pasaku, ka man tas nedara. Jā, šitas mums arī bija. Jā, tas uzreiz. Mums arī tas pēc noteikums bija, ka nebija tā, ka tagad šodien iešu futbolā un rītā volejbolā un tad es iešu basketbolā un tad es esmu visu beigusi un man viss nepatīk. Ir jābūt kaut kādam laika posmam. Mums arī ar bērniem tagad jau ir 7 gados, jau ir par šo sarunas. Bet vēl agrāk, nebija tā, ka tas tik daudziem bija uztverts kā tāds labs piemērs, no kā smelties iedvesmas. Drīzāk bija kā tāda ekstra. Un tad pēc pieredze cilvēkiem, kuru ģimenes nav sportiskas un kuros neparāda to fizisko aktivitāšu lomu ikdienā vai vietu ikdienā, tam ir ļoti grūti pašiem ieviest to savā rutīnā vai savās ģimenes rutīnā, tāpēc, ka tas laika pavadīšanas veids parasti ir kaut kāds vairāk maskustīgāks vai saistīts ar sēdēšanu un ēšanu, nevis aktīvāku laika pavadīšanas. Man liekas, ka lielāka daļa no mums ir uzauguši tā kā, ne tādā ārkārtīgi sportiskā veidā, ka mēs tagad brauksim brīvdienās, tur, nezinu, pastaigāties tur un šitur, un tad tagad mums būs tā kustība. Tā ir mūsu atbildība, ka mēs kļūstam par cilvēkiem, kas dabona to asinīs, ka mēs esam cilvēki, kas kustās, mēs esam cilvēki, kas sporto. Un jā, man liekas, ka tas ir tāds liels jautājums, ka cilvēki arī kaut kā rakstīja par to, ka es neidentificēju sevi ar sportu vai ar vispār kaut kādu tā kā sportošanu. Un es tiešām saprotu, ka tā tas ir, un ja tu neesi to tā pieredzējis, un ir ļoti grūti ņemt, identificēties, bet tāpat laikā, atgriežamies pie tā, ka tā taču ir mūsu atbildība, ka mēs katrs varam izdomāt, kā tad mēs gribam identificēties. Ja mēs gribam identificēties tikai tām lietām, ko mēs esam pieredzējuši, tad jau mēs nekur neaugsim un nekļūsim labāki ar katru paudzi, tālāk. Mēs vienkārši nav iespēja, ka mēs tā kā attīstīsimies. Un ja mēs gribam, lai mūsu bērniem iespējams ir kaut kā citādāk, ka viņiem ir kaut kāda iespēja cita uztver par lietām, vienalga par ēšanu, par sportu, vienalga par veselīgām partnerattiecībām, par to, kā mēs konfliktus ar vīru bērnu priekšā, nezinu, vai nepriekšā risinam, kā mēs komunicējam. Ir ļoti daudz lietas. Kā mēs braucam ar mašīnu. Vienalga, pilnīgi viss, ko viņi pieredz, viņi jau pieredz kā ultimate. Tas ir tas, kā redz, mēs daram lietas. Un tas ir tas, man liekas, no vienas puses, protams, ir tā grūtā daļa, ka liekas tāds, diez kāda atbildība, un mēģināt nesastingt tajā brīdī un saprast to, ka tā ir nenormāli krūta iespēja. Tā kā kļūt par ģimeni,
kura brauc, piemēram, uz pārgājienos, vai iet tur, nezinu, brauc uz stirnu bukiem skriet, vai, nu, vienalga, tā kā, ka tu kļūsti par ģimeni. Bet es pazīstu nenormāli daudz ģimenes, kurus to ir pieņēmuši, nepārspīlēt dažu gadu, pēdējo gadu laikā. Viņi vienkārši ir pieņēmuši, ka viņi būs ģimene, kas brauks. Mums, piemēram, viens draugs veido spēku tādas pārgājienas. Nu, pārgājienas, bet tādas, jā, pārgājiens plus visādi uzdevumi un tu vari darīt skrienot, tu vari darīt iet, nu, vienalga. Tu vari plezīrā, tu vari to darīt ģimeni, tu vari darīt viens pats, tu vari sevi izaicināt, tu vari sevi neizaicināt. Nenormāli krūti pasākumu noteikti. Spēka pārgājiens bija tikai uz 16. martā, ne? Man viena klienta bija gatavojušies. Jā. Un, nu, Robs vienkārši fansis, tas, ka viņš mums ļoti daudz bieži vien bērniem un draugiem tā kā taisa pasākums, jo viņš ar to nodarbojās. Un mums ir viena draugu ģimene, kas kopš viņš sāk taisīt, viņi brauc uz katru to pasākumu ar ģimeni. Viņi kopā visi 2 bērni, mamma un tētis. Bet mēs tā domājam, bet viņi nav, kā, nezinu, Robs un Justīna, viņi abi divi ir, mēs sportojam, kustojamies, tur visu laiku esam kustībā. Un viņi ir tā kā, ultimate pāris, kas tā kā, viņi tā dara, viņi vienmēr tā ir darījuši. Bet tad mums ir daži draugu ģimenes, kas ir tā kā sākušas to darīt. Jā. Un šobrīd viņi identificējas, ka mēs esam ģimene, kas tagad tā dara. Un man tas liekas tāds powers. Jā, jo ar savām darbībām tu parādi savas prioritātes, savas vērtības, un mainot darbības, mēs arī varam sev parādīt, kur mēs varam mainīt tos pašus ieradumus, mēs varam ieviest jaunus, mēs varam būt tie, kas mēs gribētu būt. Un tātadzīgi arī ir tie paši treniņi un uzturs, un arī mainīt to, ko mēs esam paši pieredzējuši, uz to pieredzi, ko mēs gribētu dot saviem pēcnācējiem. Tā, lai viņiem pēc tam ir vieglāk, un tas ir būtiski. Jo man beigi, tā kā, viena no pirmām lietām, kas bija pierakstījusi, ka sievietēm bija uzrakstījusi, ka viņa viņa nesporto, tāpēc, ka tā kā īsti tur nezinu kā, bet viņa arī negrib visu laiku aptuveni 24/7 skaitīt kalorijas, un tagad tur baigi visu laiku domāt un tā tālāk, ka tā kā negribi tajā visā ieiet iekšā. Kāpēc jāiet tajā visā iekšā? Jā, un tad man tas lielais jautājums, bet tas jau nav vienīgais veids. Tas ir tas veids, kur mēs no 90. gadiem esam iemācījušies, kur modelis ēda vienu burkānu dienā un pēc, 3 nedēļas pēc bērna piedzimšanas bija uz Victoria's Secret vai kas ir Angels, ja? Tu vienkārši pa laikam skaties un domā, pagaidi, kā lūdzu, kāda es izskatījos pēc 6 nedēļas pēc dzemdībām un kāda viņi izstās pēc 6 nedēļas pēc dzemdībām. Bet tas vienkārši mums ir iedzīts, ka vienīgais veids, kā mēs varam labi izskatīties, ir sevi pilnībā ierobežot, neēst vispār saldumus, visu laiku skaitīt kalorijas, būt vaiprātīgā stresē, ka mēs vispār esam apēduši 3 čipšus, ja? Un kur nu vēl, un pa tiem treniņiem, ka tas viss ir vienkārši, lai sev iedot iekšās par to, ka tu neesi gana laba, tev neizdodas, tev nesanāk, tu nemāki, tā kā, kad tas ir vienkārši kā sots. Tā sportošana un kustība un ēšana un vispārējais ir vienkārši kā ritīgs sots. Diemžēl tas ir tāds aplis, kurā ļoti daudz ir iestrēguši, ir tīpaši no 80. gadiem. Un, cilvēks ir izaudzis tajā vidē, kur šis ir ļoti ieaudzināts un iedzīts. Kur diētot ir pilnīgi normāli ikdienas. Tas nav attaisnojums, bet ir grūti, un tas ir atkal mūsu atbildība to mainīt, tāpēc, ka mēs esam savādākā vietā un laikā, lai izdarītu to, kā nebija mūsu omītēm un varbūt mūsu mamām, tāpēc, ka tu vienkārši biji savādāk laiki tajā laikā, kad viņas izauga un kad mēs izaugam. Bet atkal, kam mēs sekojam, ko mēs skatāmies, ko mēs klausamies. Diemžēl šis, vai par laimi, šis ir ļoti, ļoti svarīgi, jo ar to, ko mēs patērējam vai to pašu telefonu, kādus cilvēkus mēs lasām, kādiem cilvēkiem mēs skatāmies, uzreiz var ļoti mainīt to uztveri par to pašu uzturu treniņiem un savu lomu tajā visā, un kā tas pats fitness, kas daudziem šķiet tāda nesasniedzamais auglis, tāpēc, ka es jau esmu ne tāda kā viņas, tad kā mēs varam atkal to pielāgot sev? Jā, un tā ir ritīgi tāda atkal atbildības uzņemšanās par to, kāda informācija tu patērē, lai tu sevi atbalstītu, nevis visu laiku nopeldi, ka tu neesi, you're not good enough. Es šitā ļoti līdzīgi izdarīju ar māmošanas kontiem, jo es sevi redzu
kā citādāku mammu, kā varbūt to, ko es pieredzu bieži vien internetā, bet arī to, ko es pieredzu internetā, tā manā galvā ir perfektā mamma, ka viņa redz, ir ultimate mamma, viņai ir ritīgi labi izdodas, pēc, ka viņa grib 24/7 būt kopā ar saviem bērniem, viņa visu dara kopā ar bērniem, viņa grib 7 bērnus, viņa nekad mūžā negrib strādāt, viņa, tā kā tas ir viņa piepilda savu katliņu tikai un vienīgi ar būšanu ar bērniem. Es, protams, ļoti pārspīlēju, bet es skatoties šādus kontus, sev visu laiku borzīju smadzenes par to, ka, bet redz, Laura, tev tā nav, vai ne? Jā. Tev tā nav, tu neesi pietiekoši laba, tu taču tā nedomā. Un tad vienā brīdī es pieņēmu lēmumu un pilnīgi visiem atsakoju. Tā kā visiem tiem kontiem, un es sev pieņēmu lēmumu, ka es neskatīšos, un es sevi nekaitināšu, un visu laiku sev neatgādināšu, ka redz, šī ir tā perfektā versija, un tā jau nav perfektā versija. Tas viss ir, liekas, ēterisks iedomāts kaut kādā ziņā. Bet tā ir kaut kādā ziņā mūsu atbildība, ka, ok, kam tad es sekoju? Kam tad es sekoju tā informācijas tam burbulim, kurš mums iedod to iespēju paskatīties uz lietām veselīgā veidā. Skatīties un, vērot, iedvesmoties, bet nesalīdzināt. Tāpēc, ka pirmkārt mēs nekad nezinām, kas īstenībā notiek, ir ļoti viegli sociālos tīklos veidot kaut kādu ilūziju par sevi, kura nav taisnība. Pat tad, kad tu īstenībā negribi radīt ilūziju, šausmīgi viegli netīšām radīt ilūziju. Un arī tieši tā, un arī kā satura veidotājiem līdz galam, es varu būt atbildīga par to, kā es to saturu pasniedzu, bet es nekad nevaru zināt, kā tas saturs varbūt uztverts tajā galā, un es varu būt ļoti uzmanīga par to phrasingu un par to padošanas veidu, bet ļoti, tas uztveršanas veids var būt pavisam savādāks, vai kaut kādas detaļas, kuras varbūt tiek noķertas. Un mēs, kad paši arī skatāmies uz kaut ko, tad, tas cilvēks varbūt dara šādi, cilvēks saka, ka tas dara šādi, bet tas nenozīmē, ka tas ir vienīgais pareizais variants. Vai mums nebūtu savi uzreiz jāsalīdzina pret to cilvēku, uz ko mēs skatāmies, jo tas arī mums ir dažādas situācijas, mums ir 24 stundas visiem, bet mums ir dažādi apstākļi, mums ir dažādas situācijas. Man ļoti patīk. Mums ir dažādas iespējas. Jo viena no lietām, es zinu, ka mammas, protams, ka man ir ļoti daudz mammu kontents, pēc, ka tieši vienkārši tā tas ir, adīšanas un mamošanas. Man patīk tās, kas tā kā spēj ironiski pastīties lietām. Tās, kas tā kā paņirts pa visu kaut ko. Un tad, protams, ka tajā brīdī, kad 23-gadīga meitene, kurai, labākā gadījumā ir boyfriends, un viņai nav bērnu, un viņai tur ir kaut kas, un viņa saka sievietei pie 40, kurai ir 5 bērni, un kurai ir pilnīgi cits ikdienas skatījums teikt to, ka mums visiem ir vienas un tās pašas 24 stundas diennaktī. Nav. Ir, bet iespējas ir cits. Jā, ir, bet nav. Tā kā, protams, ka 24 stundas ir, bet ir atšķirība, vai tu vari izvēlēties, kā tu gulēsi. Vai tu tomēr nevari tik ļoti izvēlēties, kā tu gulēsi? Protams, ka arī bērni ir izvēle. Es ļoti ceru, ka cilvēkiem ir tā sajūta, ka tomēr tie bērni ir bijuši izvēle. Un pat tad, kad, vienkārši izvēle. Bet, protams, ka tie apstākļi ir dažādi. Un ir daudz apstākļu, kas liek mums padenes visās iespējamās situācijās. Bet tas, ko mēs darām ar to, kā mēs paskatāmies uz esošo situāciju un nesalīdzinām ar to perfekto variantu, kur es varētu iet uz zālīti 3 reizes nedēļā uz pusotru stundu treneru pavadībā, bet iespējams to nevar atļauties. Iespējams, tu nevar aizbraukt uz zālīti, iespējams, tev vienkārši ir bērni, tu nevar aiziet, tāpēc, ka tu viņus pieskat visu laiku. Un iespējams, ir vēl kaut kādi miljonus iemeslu, ir tīpaši, ja viņi saslimst vai kaut kas notiek, vai, vai vīram komandējums, tu pat tiešām paliec solo ar visām lietām. Bet tas lielais jautājums vienkārši, vai mēs spējam atgriezties pie tā, ka tu atrod veidu, kā tikt galā ar to, kas tev ir, ar tiem apstākļiem, kas tev ir pieejami. Kas ir optimālākais, ko mēs varam darīt konkrētajā situācijā? Nevis ideālajā scenārijā, bet tas ir tas, kas notiek, ko es no tā varu izvilkt ārā sev. Jā. Kas ir tas optimālākais scenārijs šai situācijai? Nevis ideālajā dzīvē, bet šodienai. Un tad ar to arī viss problēmas mēdz beigties, tāpēc, ka atkal, šodien optimālākais bija 3-5-5. Fine. Super. Šodien optimālākais bija viss teniņš. Skaisti. Tā kā arī tā lietas, tā skatoties uz lietām, pašam ir mazāk peša par to, ka kaut kas nesanāk, tāpēc, ka tas nesanāk un ir retāk, tāpēc, ka tu sevi vērtē nevis pēc
pēc kaut kāda tāda stulba standarta, bet pēc tā var tās reālās konkrētas ikdienas situācijas. Baigi forši. Mēs taisījām smuku riņķi apkārt, un es gribēju nobeigt ar stāstu. Mēs bieži vien sakam to, ka jā, protams, ka ir vieglāk, kad mēs esam pieredzējuši šo te kaut kādu piemēru un vieglāk tās lietas darīt. Es nezinu, piemēram, Omīte, kas šuja drēbes, un tev vienmēr ir šuvus drēbes, un viņa tev iemācījusi šūt, ir daudz vieglāk. Tev arī pārņem to šūšanu un īstenībā šūt sev drēbes un neuztver to kā tādu baigo big deal. Nu, tā kā mēs šujam drēbes, ne. Un es daudz domāju par saviem vecvecākiem, protams, tāpēc, ka viņi paliek veci un viņi paliek ļoti veci un skatos un vēroju un mēģinu izdomāt iespējamo formulu, kas ir tās lietas, kas tā kā uzlabo vai neuzlabo šīs te vecumdienas kā tādas. Un ir nenormāli interesanti, ka man ir divas omītes, protams, kā jebkuram cilvēkam. Nē, ir vairāk, citiem droši vien ir vairākas, ja viņiem ir patēva pamāts, tad viņiem ir cits vēl omītes. Bet man ir divas omītes, no kurām dzīve ir viena. Un interesantākais ir tas, ka abas šīs omītes ir bijušas tā kā divi pilnīgi pretēji spēki, divi pretēji cilvēki. Vienai, kur šobrīd vēl joprojām ir dzīve, viņai ir, un es būšu šokā, kad viņa nomirs. Es tiešām būšu šokā. Jo viņai ir 88 gadi, viņa staigā pietiekoši staltu muguru, jā, viņa sakrutusies mazāk, jā, viņa ir tā kā, viņai sāp kaut kādas lietas, viņa arī saka, kad ir sāpīgi, bet viņa pilnīgi katru dienu uz paklājiņu vingrot, pēc, ka viņa saprot, ka viņa bez tā vienkārši nomirs. Viņa teica, ka es vienkārši nepiecāšos no gultas, ja es nedarīšu to. Viņa pilnīgi katru dienu iet staigāties ar suni 5 līdz 10 km dienā. Viņa dzīvo Liepājā pie jūras, līdz ar to viņa tā kā ir nodrošinājusies, ka viņai ir vienmēr kaut kāds suns, bet tad, kad tas nav viņas suns, viņa iet staigāties. Suns atradīsies. Jā, viņa tagad ar dēlu suni staigāja, ar krusttēvu suni. Tad suns pastaigas un, protams, tur vēl kaut kādi elementi, kas ir tīri tā sociālais aspekts, un man liekas, prāta asināšana. Tās ir kaut kādas, tā kā es skatos. Un es domāju, mana oma, viņa ir tik fantastiskā formā. Viņai ir 88 gadi, un, kā es saku, es tiešām būšu šokā, ja viņa nomirs, jo viņa ir vienkārši fantastiskā formā. Un nav tā, ka viņa ir fantastiskā formā, tāpēc, ka viņa vienkārši domā labas domas, bet viņa patiešām pilnīgi katru dienu rīkojās un dara, lai viņa varētu justies labi. Un tad man bija otra oma, un lai viņa guļ mierīgi debesīs, bet es pilnīgi visu mūžu atceros, ka viņa teica, ka viņa mirst. Man bija 6 gadi, kad man varbūt tāds atmiņas, ka es 6, 7, 10, 15, visas reizes, kad mēs gājām pie viņas ciemos, viņa vienmēr teica, ka ir tik slikti, es tūlīt nomiršu. Viņa pārdzīvoja 2 vīrus, kas nomira, par kuriem mēs bijām šokā. Ir īpaši tas otrais vīrs, kas bija patās tētim. Tā kā es biju šokā, ka viņš nomira pirmais, jo man likās, oma taču visu laiku mirst, un viņa nemirst un nemirst. Beigās viņa arī nomira, un viss tas bija tā, bet tas, kāda tā ikdiena izskatījās, un varbūt arī tas mindsets man vienai omai un otrai omai ir milzīgi atšķirīgs. Un man tas ir tāds, labi, man ir forši, man ir 2 piemēri. Lielākā daļai cilvēku ir tikai 1 piemērs. Tas bēdīgais piemērs, kur cilvēks mirst un visu laiku čīkst, ka viņam viss kaut kas sāp, un viņam arī sāp. Vecumdienās reāli sāp. Bet ar otru omas prasa nedzirdu, viņi man nestāsta baigi daudz. Un tas, ko es vienkārši saprotu, un es ceru, ka tas jūs iedvesmos to, ka tas, kā mēs pieejam šeit aktivitātei. Man omīte uz zāli neiet, ja viņa neceļ svariņus, bet viņa dara savas lietas, lai viņa varētu kustēties, lai viņa varētu justies labi. Un ja mēs gribam nonākt tajās vecumdienās un 88 gados staigāt kaut cik staltu muguru un tomēr būt spējīgiem noiet pa 5. stāvu un uziet augšā 3 reizes, nostaigāt savus kilometrus un būt labā tā kā fiziskā un mentālā formā, mums ir jāstrādā tagad. Un mēs nevaram sākt mirt pie 35 un pie 50. Mēs nevaram sākt mirt. Nē, mēs varam. Mēs varam, bet varbūt nesākam mirt. Nevajag. Ja mēs varam sarunāt, varbūt nesākam mirt. Labāk, ne. Tā kā sākām ar vecumdienām, un mēs ik pa laikam draudzenēm nosūtam vienu otrai iedvesmu, kur vecas tantiņas brauc ceļojumos, viņām nomirst vīri. Es saku, meģis, mēs vienkārši brauksim uz Parīzi dzert šampi, ja? Un mēs dzīvosim, varbūt ļoti iespējams, mēs dzīvosim visus tajās veco ļaužu pansionātos, bet mēs tur varēsim taisīt līnīdejus.
Ja? Pavadīt foršu laiku kopā. Pavadīt foršu laiku kopā un būt kustīgām un aktīvām. Un cerams vienkārši, ka mums tās vecumdienas, nu, tā kā tik, cik mēs varam izdarīt. Ja trūkst motivācijas, un cerēt cilvēkiem trūkst motivācijas, un ja tev trūkst motivācijas par to, ko darīt tagad, un ko darīt varbūt savu bērnu labā, vai tā kā parādīt viņiem, vai kā uzlabot attiecības, tad varbūt cerams, ka no šīs sarunas var atrast vienu no motivācijām, kur ir rūpēties par sevi, tāpēc, ka es mīlu sevi, rūpēties par sevi, tāpēc, ka es gribu būt kopā ar savu mīļoto cilvēku un gribu mūsu foršu kopā būšanu, rūpēties par sevi, lai parādītu bērniem un parādītu bērniem citu dzīvi, rūpēties par sevi, lai mēs būtu forši, nezinu, vecumdienās, ja? Lai mēs patiktu sev. Lai mēs patiktu sev, tā kā, jā, es ceru, ka šeit, šajā grāpītī mēs esam salikuši pietiekoši daudz, ne tikai motivācijas, bet tādas ieganstus vispār domāt un mēģināt mainīt savu domāšanu un vienkārši iet pie īstiem cilvēkiem. Papildus iemeslus darīt lietas. Tieši tā. Jā. Tieši tā. Suprīgi. Paldies tev tiešām par parunāšanos. Viņš paldies par, ja noklausies līdz galam, brīnišķīgi paldies, un es ceru, ka tev šobrīd ir tāda sajūtiņa, ka gribās aiziet nogulties uz paklājiņu un kaut ko uztaisīt 5, jā? Es gribu. Es arī, es reāli gribu. Man ir šausmīgi žēl, ka es šodien netieku uz tā treniņu vakarā. Es redzēju, ka tev bija viena brīva vieta. Jā, joprojām ir. Jā, bet jūs šitā, jā, nebūs īstajā laikā. Bet uzrakstam, nekad nevar zināt. Moška arī tajā dienā, kad iznāk, ir viena brīva vieta tieši uz treniņu pianas. Klausītājiem atradīs. Suprīgi. Paldies tev liels tiešām. Paldies tev. Čau, te Laura no ārpus podkāsta. Ja tu esi noklausīsies šo epizodu vai jebkuru citu epizodu, un tev ir sajūta, yes, šis podkāsts ir itīgi foršais un gribās, lai vairāk sievietes to sasniedz, tad atstāj atzīmi 5 zvaigznītes, cerams, šim te podkāsta māsībai, lai es varu sasniegt ar vien vairāk sievietes, ar vien vairāk māsas, un lai vairāk sievietes var dzirdēt tiešām šīs te, man liekas, ļoti vērtīgās un foršās sarunas. Un ja tev šī epizoda sakustināja sevī kaut ko, iedeva to sajūtu, ka gribās foršāk dzīvot, labāk darīt, gribās varbūt mainīt savu domāšanu un vienkārši atrast veidu, kā skatīties lietām citādāk. Tad padalies ar šo te epizodu ar citām sievietēm, ar savām īstajām māsām, ar mamām, kolēģiem, draudzenēm, jebkurām citām sievietēm, kurām būtu vērtīgi šo dzirdēt. Paldies!